ka cilvēki beidzot ir tajā panākumu straumē, ļoti daudziem sakāpja galvā. Jā, parādiet, kurš pieaugušais cilvēks māk normāli sev savaldīt. Ķermenis mācās tikai no pieredzes. Tikai. Vienkārši šatra durvis un vienkārši izlec ārā. Iet pāri sarkanai gaismai, ja nestoties, tas būtu bīstami, tas nebūtu vairs stilīgi, jā. Bet kādreiz arī attiecīgi vajag. Tas ir atkarīgs no tā, kāda veida panākumus mēs apskatām, bet es to gribu teikt, ka katrai maizei ir sava garozi. Es bišķiņ pazaudēju sevi. Es pazaudēju galveno, būt šeit un tagad. Un priekš kam tad tu vispār dzīvo, ja tu reāli nedari to, kas tev patīk? Ja? Man nav viss tik īzīgi. Tas, par ko tu tagad uzpsiho. Nesportoju, nav laika sportot. Tu esi stulba, tu esi šitādi, tu esi tas. Tas ir manas bruņas un tas ir mans vairoks. Es esmu pietiekama. Man pamainīties uz to, sāk darīt to, kas tev patīk. Nav jāuztraucas, ja tu 40 gados nezini, kas tu gribi kļūt, ka tu izaugsi liela. Mēs esam bērni, ja tur, nezinu, līdz 15, 16 gadiem. Mēs daudz daram un maz domājam. Kāpēc cilvēks no 18 gadiem sāk daudz domāt un maz darīt? Vai jūs esat kādreiz aizdomājušies par to, cik bieži mēs dzīvojam ne savu dzīvi, bet kādu citu scenāriju? Kāpēc panākumi nevienmēr noved pie laimes? Un kā izkļūt no sabiedrības gaidu loka un dzīvot patiesi pēc savu scenāriju? Šis podcasts ir paredzēts tiem, kuri meklē atbildes tieši uz šiem jautājumiem. Tāpēc skatieties tālāk, un šī podkasta laikā jūs sadzirdēsiet daudzas atbildes. Klausies līdz galam šo podcastu, un tu sadzirdēsi atbildes uz to, kā veidot dzīvi pēc savu scenāriju un veidot dzīvi tādu, kur tu vari baudīt un priecāties. Es esmu Edgars Kozaks, uzņēmējs, mentors, veiksmīgi cilvēku dzīves pētnieks un endorfīna kustības dibinātājs. Pirmais lielais endorfīna mūzikas pasākums būs jau pavisam drīz, 24. maijā, Rīgas skaistākajā vietā, AB Dambī, kas apvieno divas pilsētas puses, kur uzstāsies fantastisks Lielbritānijas DJs no Londonas, Jody Wisternovs, kā arī DJ no Igaunijas, Bambosa Brothers, un tāpatās spēlēšu setu arī es ar DJ Volkovu no Latvijas. Tāpēc visiem iesaku, kuriem patīk elektroniskā mūzika, kuri grib izjust vaibu, būt brīvam, būt patiesam, priecāties un dejot patiesā enerģijā, visiem iesaku vienkārši kaut kā atnākt pamēģināt šo pasākumu. Jo es domāju, ka tādu lielākā daļa cilvēku nebūtu piedzīvojuši. Mūsu visvērīgākajiem skatītājiem, kuri sekos līdz visam podkastam un komentāros ierakstīs vērtīgākās atziņas par to, kas visvairāk patika, kāda tēma visvairāk aizskāra, un varbūt pat padalīsies ar savu pieredzi, kā jums savā dzīvē līdzīgas situācijas ir veidojušās, vai kā jūs esat panākuši kaut kādu risinājumu. Šiem 3 labākiem komentāriem es un manas šodienas viešņas izvēlēsies katrs pa vienam komentāram, kuram mēs uzdāvināsim bezmaksas biļetes uz šo brīnišķīgo pasākumu 24. maijā. Šodien man ciemos ir 2 brīnišķīgas, skaistas, elegantas dāmas, Agnese Zeltiņa un Simona Andersone. Čau, meitenes! Čau! Šodien jūt baigā enerģiju, Virmo, no jums, jūs esat pozitīvi uzlādēts. Paldies, ka jūs atnācāt. Šodien mēs parunāsim par tādām dziļākām tēmām, par kurām ikdienā varbūt nerunā, bet kuras ir aktuālas un kas visticamāk aizskars daudzus cilvēkus mūsu sabiedrībā. Tāpēc sāksim mūsu šodienas podcastu. Kā jūs jūtaties par šodien? Zini, ļoti labi. Tādā ziņā, kad ir tiešām tāda iedvesmas sajūta, kad gribās dalīties. Liels gods un prieks būt jūsu kompānijā. Tā kā, jā, jūtos gatava parunāties. Super. Es arī jūtos ļoti, ļoti forši. Man ļoti patīk jauna cilvēku kombinācijas, man patīk jauni izaicinājumi, man patīk runāt. Un tev patīk kamera arī droši vien, ja? Jā, man neko citu nevajag, ieslēdziet kameru. Es domāju, ka tev kamera droši vien vislabāk, kā saka, tu esi pieredzis pie kameras, tā kā mēs varam no tevi. Tas ir profesionāli, tu neko nevar darīt, super. Nedusmojieties uz mani par to. Mēs tieši otrādi priecājamies. Tā kā, varbūt tās sāksim ar šodienas tādu tēmu, panākumu, visi grib panākums, ja? Bet kas slēpjas aiz panākumiem? Tāpēc, kad panākumi tas ir tas, uz ko cilvēks iet, ja? Bet tālāk mēs neredzam to aizbergu apakšējo daļu, kas slēpjas zem panākumiem. Ko tu uzskati, Agnes, kas zem tā slēpjas? Es esmu ļoti daudz par to domājusi. Dažkārt aiz panākumiem slēpjas ļoti augsta cena, ko mēs par tiem maksājam. Es negribu saukt konkrētus piemērus, bet es esmu analizējusi savu dzīvi un skatījusies un mērījusi jau ar atpakaļējošu datumu un atskatoties uz to lielo laukumu vai analizējot notikumus savā dzīvē
Un vienmēr jautājos, vai tas bija to vērts, vai tā cena, ko es samaksāju, bija tā vērta par panākumiem, kurus ieguvu. Mums dažkārt liekas, ka viss panākums gūst viegli, ka cilvēki ir veiksmīgi a priori. Bet ļoti bieži tā virtuve, tas, kas notiek aizkadrā, vispār nav redzams. Un to cilvēki, kā reizi, manuprāt, neiedomājas padomāt par to, ka tam apkārt vai aiz tā ir asinis, sviedri. Tās ir stundas, kad tu esi viens, tu esi savā procesā un tu kaltos savus panākumus arī, protams, kopā ar kolektīvu. Tas ir atkarīgs no tā, kāda veida panākumus mēs apskatām. Bet es to gribu teikt, ka katrai maizei ir sava garoziņa un katriem panākumiem ir liela cena. Un bieži vien, lai man nepatiktu tā teikt, ir savi upuri jānes, lai pie šiem panākumiem tiktu. Jo par velti ir siers peļu slazdā tikai, vai ne? Panākumi noteikti, ne? Piekrīt, kā tu, Simona, kā tu uzskatīji, kādi tavs redzējums par šo panākumu kultu, šobrīd tāds panākumu kults, tas, ko Agnes teica, ir ļoti labi, jo, principā, panākumi tas, ko mēs ieraugam, bet mēs neieraugam to ceļu, un mēs neieraugam to, ko mēs esam par to samaksājuši. Tāpēc, ka tieši tā katrai lietai, kā es uzskatu, ir savu cena. Kā tu uzskatīji, kāda ir šī cena par panākumiem? Uzskatu līdzīgi, pati tā fiziski to saskāros pēdējos gadus, jo man liekas, viens, ka tu dzirdi šos stāstus, tas arī iedvesmo, tāpēc ir forši dalīties arī ar dzīves pieredzi. Es arī varu palīdzēt pāris piemēriem saviem. Bet jā, tu tikai pats, kā saka, no savām kļūdām tiešām mācies. Jo man bija tā, ka arī kaut kādas lietas, ko es ļoti vēlējos sasniegt savā nosacīt, teiksim, tajā karjerā, 2 gados ir notikusi strauja izaugsme, daudz kas ir piepildījies. Un tieši pagājušajā gadā es saskāros ar to, ka piepildās ļoti daudz lietas, no sērijas, ko esmu rakstījis mērķos un vēlmēs. Un man sākās ieslēdzās tāds. Es diezgan mērķiecīgi pēc dabas uzreiz liku nākamo, un vienā brīdī es sapratu, ka tieši tas, ko tu teici, es bišķiņ pazaudēju sevi. Es pazaudēju galveno, būt šeit un tagad un baudīt mirkli. Es tā kā paliku atkarīga no tiem mērķiem, un vienā brīdī es paliku tāda bišķiņ neiecietīga, es pamanīju. Es paturēju to savu tādu, pat mīļumu, sievišķību, un es to tā kā vienā brīdī ieraudzīju. Man bija tāds, ok, jā, es tur ar projektu nopelnīju labu naudiņu, es tur uztaisīju to un to, bet ko tas viss dod, ja tev nav šī, teiksim, laimes sajūta? Un tad arī bija tas, ka man tieši es teicu, ka nav nejaušība dzīvē. Man trāpījās vienas apmācības pie viena pasniedzēja no Kolumbijas, kas bija diezgan dziļas par nervu sistēmu, somatiku. Un tur tās apmācības savā ziņā man palīdzēja atgriezties pie sevis. Un tad es arī lēnām apzināti sāku to visu mainīt. Sasniegumi vēl aizvien ir, ja man patīk mērķi, man kā dzīve revolūcija, viss aug. Un tas ir ok, kad ir cilvēks resursā, viņam gribās kaut ko sasniegt, tas ir normāli. Bet es ļoti cenšos tagad balansēt un es plānoju atpūtu. Laiku sev līdzīgi, kā es plānoju darbus. Lai gan šobrīd tāpat, godīgi sakot, darbiņi arī ir daudz. Un es šobrīd bišķiņ tā kā izmantoju to, ka man ir daudz enerģijas un es varu daudz darīt. Bet es mēģinu tiešām vairāk izbaudīt to ceļu. Ja brīdis fokusējos uz rezultātu un aizmirstu par ceļu. Un tad es vienkārši cenšos baudīt to ceļu vairāk kā pašu to gala rezultātu. Un tā ir tā mākslas atslēga arī, kad tu iemācies ik pa laikam apstāties, ieklausīties un neatkarīgi no tā, cik tu tur varbūt sasniegs, kas tev sanāks, cik nopelnīs, saprast, ka tas ceļš jau ir pats skaistākais. Tas sasniegums būs viens moments. Bet ceļu izbaudīt ir ļoti sarežģīti. Es, piemēram, pats uzņēmējs zinu, kad tas ceļš, ko nozīmē ceļš? Tas nozīmē to, ka es uzlieku mērķi un tālāk es sāku iet. Es tur kaut ko sarunāju, man tur kāds pieviļ. Tur kaut kas nesanāk, tur tās, un ļoti bieži tas saistīts ar cilvēkiem. Un cilvēciskā enerģija, teiksim, ja, tu tur sārunāji un visu, un viņš to kaut kur nāk, teiksim, pretī ar kaut kādiem uzbraucieniem, vēl kaut ko. Un tas ceļš, un te ir diezgan grūti izbaudīt. Es uzskatu, ok, baigi forši skan izbaudīt ceļu, ja. Es domāju, ka es varu pateikt godīgi, ceļu izbaudīt arī ir ļoti grūti. Man, piemēram, es nevaru pateikt to, kad es varu pateikt, man super izdodas izbaudīt ceļu. Tev patīk rezultāts? Pat redz, es esmu šo arī, jā. Principā agrāk es tāpat kā Simonis biju ļoti arī mērķēts uz savu mērķi, un kā saka, viss, kas pa ceļam, principā viss bez jūtām, ja. Bet šobrīd es arī, principā, ir svarīgi, es uzskatu, ka tu vari daudz maz izbaudīt ceļu, kad tu reāli dari savu lietu. Es uzskatu, ka tu daudz maz vari izbaudīt, bet tāpatās būs grūti. Un tāpatās tam grūtībām būs jāiet cauri. Bet uzskatu, tā mazām lietiņām jābūt, kur tu mazos momentiņus, kur tu vari vienkārši kaut kur pabaudīt. Ja? Piemēram, man patīk, kāpēc endorfīna projekts patīk. Ja? Tāpēc, ka tā visa realizācija, to neviens neredz. Viss atnāk, ietusē, viss ok. Ja? Pēc tam, ko mēs tur reāli darām mēnesi, ja? Tas ir tur virkne, teorijas nesanāk, tas, ja? Tur sarežģīt viss. Ja? Bet forši, ka tev tas atbalvojums beigās, ka tu atnāc, rītīgi ir tas pasākums un visi
atpūšās, izdejojās un tā tālāk. Man liekas, un forši, ka tev ir tādi mazie kaut kādi apstāšanās posmiņi, kur tu vari pabaudīt. Šajā gadījumā ideāli, kad ir tāds. Ja? Bet katram, man liekas, jāizveido kaut kāds tāds posms, kur tu vari apstāties un pabaudīt. Tai balvai ir jābūt, bet es gribēju vēl piemetināt par panākumiem, ka tad, kad cilvēki beidzot ir tajā panākumu straumē, ļoti daudziem sakāpja galvā. Jā. Iestājas tāds zvaigznes sindroms, un cilvēki pazaudē to saskarsmi ar realitāti mazliet. Un es esmu redzējis ļoti daudz, un es pati vienmēr esmu sevi ļoti atsakojusi no jaunības, tad, kad bija viss. Bet tu neesi bijusi pat arī tajā zvaigžņu norāvienā? Es vienmēr esmu ļoti atcerējusies, no kurienes es nāku. Es sev vienmēr to esmu atgādinājusi. Jo man ļoti patīk vispār Garsijas Markes teiciens, ka tu vari uz cilvēkiem skatīties no augšas tikai tad, ja tu viņiem palīdz piecelties. Nekad nevienā gadījumā, ja tu esi kaut ko sasniedzis un piedēvē sev tos nopelnus, tu tomēr saproti, ka tu to sasniedz caur Dievu, un tā balva ir jādod arī viņam. Tie nav tikai tavi panākumi, es ļoti skaidri to apzinos. Un tāpēc es redzu, kas notiek ar cilvēkiem, kas strauji nesagatavoti tiek pie panākumiem, cik ļoti tas dažkārt tas ir ļoti nevienkārši izsit. Jā, jo liekas, ka tie panākumi būs mūžīgi. Bet viens ir sasniegt, un otrs ir noturēties. Jā. Tāpēc tā saka arī, ja teiksim, tie sportisti, kas gūst milzīgus panākumus, viņiem pēc tam dzīvē, kā viņš panākumos tur var būt tikai dažus gadus. Tāpēc, ka viņam, kā ķermenis, kā saka, viņš super profesionālam sportam, top līmenim, nevar būt tur 10 gadus. Tas ir izņēmuma gadījums, tur Cristiano Ronaldo, bet tāda ir izņēmuma gadījuma, kas var būt tik ilgi reāli atrasties topā. Pārsā tie pāri gadu, un pēc tam, kad tu vairs neesi tajā topā, tad depresija reāli dziļi. Ja tava psihe nav sagatavota, ja tu nezini, ko pēc tam, un ja tu esi tik lielu nozīmi piešķīris šai te popularitātei, slavai atrasties tajā virsotnē. Tu jau nevar nepiešķirt. Iedomājies, tev viss, kā saka, gāžās virsū. Ja? Ego plaudē. Un kā tur ir tie stāsti, kurus arī mēs neredzam, tie Holivudas stāsti. Mēs redzam veiksmes stāstus, bez cikais tiem ir zaudētas dzīves, atkarības. Jā. Viss tas melnais, kas nāk līdzi tai otrai pusē, tos jau mums nestāst. Mēs uzzinām tikai labos veiksmes stāstus. No jā. Tāpēc man ir svarīgi arī to otru medaļas pusi, arī, ka runātu vairāk cilvēki un arī sagatavot to nervu sistēmu. Un arī tas, ko Edgars papildinot, es varētu piekrist arī tam, ka tur atšķirās arī kā sieviešu, vīriešu pasauli, kaut kāda sasnieguma biznesa, jo mēs tomēr esam bišķiņi savādāk hormonāli uzbūvēti, tieši hormonāli, sievietes un vīrieši. Un tas arī ir tas, ka tāpēc sievietēm tomēr pēc dabas izdevās vairāk to procesu izbaudīt. Ja mums vairāk snāk tomēr ļauties, vīrieši vairāk tādi iet un darīt un kontrolē. Un tas arī ir iemesls, kāpēc šis perspektīva var atšķirties sievietēm un vīrietim. Un es arī piekrītu Agnesei par to, ka ļoti svarīgi saglabāt cilvēcību. Tas, ko es arī pati sev nosolījusies, esmu bijusi dažādu sfēru speciālistiem pāris reizes, un saskārusies bišķiņ tādu augstprātību un to attieksmi tādu, ka tiešām sakāpjas galvā. Un es tieši tad sapratu, ka ne visu laiku atsakot sevi, kā tu saki, un lai kas un kā, es gribu saglabāt to maksimāli tādu tiešām cilvēcību. Varbūt vienkāršība, cilvēcīgi, jā, tu sasniedz daudz, bet kas tas ir galvenais, kas tu esi savā sirdī un dvēselē. Un tā, ka tu arī iemācies savu vērtību sajust, tas nav tik viegli neatkarīgi no sasniegumiem. Tas nav viegli, tad ar ego bišķi jādalās. Tad tiešām tu arī spēj, tad arī man liekas, kā tu teici, jā, saprast, ka lai kas tev būtu, cik tu nopelnīt, lai cik tur būtu pasaules aktieris, bet tas nav par to. Tas ir par to, kā tu palīdzi piecelties citiem, ko tu saki. Kāds cilvēks tu esi, un visvairāk sasniegušie cilvēki ir tie visvienkāršākie, vispieejamākie, un viņi nebūvē tās distances un neliek sevi tajā tronī. Un ir arī tas termins, garīga augstprātība. Jā. Man liekas, ka es tagad tāds guru, es visu saprotu un visu zinu par šo dzīvi un varu jums dot norādes. Tas ir pirmais sarkanais karoks tavā dzīvē, ja tu izdomā, ka tu esi super gudrs, un es domāju, tas tev pirmais sarkanais karoks tavā attīstībā un tā tālāk. Ja tu izdomāji tādu uzskatu. Ļoti bieži cilvēks iziet ārā no universitātes, viņam uzskata, tagad viss, es esmu visi iemācījies. Ar realitātē īstā dzīve, īstā mācība sākās tikai pēc tam. Tikai pēc tam. Tāpēc, ka tur tu dzīvo pilnīgākā ilūzijā, kur tev noderēs, 10% varbūt tev noderēs, vadoties no tā, kāda ir izglītības sistēma, vecā izglītības sistēma, noderēs tikai 10%. Un tālāk tev būs diezgan liels aplausiens. Ja tu neiemācīsies dzīvē, saprast, es gribu tālāk mācīties. Izdomāt to, ka es vēl principā neko nezinu.
Tas arī tāds labs, ja, ar gudiem cilvēkiem runājot, viņi tieši otrādi viņš vispār saka, es vispār tik daudz ko vēl nezinu, nesaprotu un tā tālāk piekrīt. Ja. Jo vairāk tu mācies, jo vairāk tu saproti, ka tu tik maz zini. Man tā baltā lapa, ka tu kā balta lapa var atnākt. Es arī kādreiz kādiem kursiem, pasākumiem pie speciālistiem, man dažreiz tā, ka es tiešām to zinu, bet es te brīdī izslēdzu, saku, nē, tā Simona, tad es uzsvēršu to kā no jauna, jo ar katru cilvēku informāciju nosēžu savādāk. Tu varbūt to esi dzirdējis, bet pateiks to Agnes Vedgars, man būs pēkšņi kā moments. Jā, un tāpēc es vienmēr uzreiz to ieslēdzu. Man tas atslēgas vārds kā ankurs, jā, balta lapa, un es tā kā iedomājos sevi kā baltu lapu, un es uzsūcu no jauna. Tas nekas, kad es zinu, es izslēdzu, esmu atnākus kā klients, tā kā es savu slēdzu ārā. Tā ir brīnišķīga spēja būt ar atvērtu prātu un būt atvērtam jaunām zināšanām, nevis sēdēt kaut kādā principā vai noformētos uzskatos un ne pa labi, ne pa kreisi. Tāda elastība. Vai vēl pierādīt savu mēģināt kategoriskums. Jo man liekas, mūsu laikos, zin kā, ja bija agrāk tāda standarta, tipa, vīrietis ir tas, sieviete ir tas, tipa tas ir tas. Tad tagad, man liekas, ir tāds laiks, tik ātri viss mainās, ka piekrītat vairāk nav vairs nekāda standarta. Principā vienkārši tā informācija tik ātri mainās un laikmets tik ātri mainās. Mākslīgais intelekts, internets, viss, kad ienāca, ja, piekrīt. Ja. Tagad arī jebkurš saka, ja, teiksim, tu vairs neko nevar prognozēt. Neko. Tev principā jāpierod dzīvot pilnīgākā neprognozējumībā. Es nemaz nerunāšu par kaut kādiem tagad ģeopolitiskiem riskiem, bet vispār kā tādā šobrīd pasaulē tik ātri mainās, ka tu vairs neko nevari, ne ar ko nevari rēķināties. Tev vienkārši jābūt gatavam, kā saka, jebkuram. Nekas nav pastāvīgāk kā pārmaiņas. Jā, jābūt gatavam mainīties. Tā ir tā elastība, ko attīstīt sevi. Elastība, vai ne? Tas tāds galvenais, manuprāt, arī, kas nav viegli, man cilvēkos visos mūsdienās diezgan liela kontroli, visos. Nu jau gribās to drošību, katram tur savādāk arī tur, bet gribās tā drošība zināt. Mēs jau varam arī zināt, bet realitātē neviens līdz galam nezin, kā būs. Drošība ir tikai ilūzija. Ilūzija. Tā ir nākotnē, jā, tas tā kā, jā. Tāpēc ir tas moments iemācīties, cik var būt šeit un tagad. Man liekas, baigi tā klišejas, bet es sapratu, tas nav tik viegli mūsdienās, jo ir pierādīts zinātniski, ka mūsu prāts 80% dienas ir vai nu pagātnē, vai nākotnē. Tāpēc ir mākslīgi kaut kā apstāties, iečakoties caur elpu, tās mazās lietiņas kaut vai sevi 3 reizes dienā sāc ar to, vai ne? Un tas palīdz. Jo savādāk mēs laiku kaut kur skrienam un ļoti ātrs viss tas ritms. Kā saka, tas dzīves ritms tāds ir. Mums jāskrien. Tāpēc saku, pa lielam tas, cik mēs ātri varēsim atjaunoties. Un tas, ko tu saki, tās mazās pauzītēm jābūt, kur tu vismaz kaut kādā brīdī bišķiņ pakontrolē, kas notiek. Tāpēc saku, mūsu laikā, šajā laikmetā es uzskatu svarīgākā prasme, ko vajag attīstīt uzņēmējiem, varbūt pat visiem cilvēkiem, bet uzņēmējiem ir īpaši, tā ir apzinātība. Apzinātība, piekrīt, tāpēc, ka tev ir tā jāfiltrē informācija. Jo tur, cilvēki strādā, tur 1 pret 1, uzņēmēji strādā tur 100 cilvēkiem, tikšanās, viss pārējais, tur vienošanās plāni, viss katru dienu mainās. Un tev jānofiltrē, ko tu sarunājies ar katru cilvēku. Ja? Kaut kur nesanāk. Jābūt elastīgam, pamainīt plānus. Ja? Teiksim, agrāk bija tāds, man ir savi principi, un es dzīvoju pēc saviem principiem. Man liekas, tagad tas vairs nestrādā. Ja tu saviem principiem, tu vari vispār tu vienkārši salūzīs. Man liekas, ka pilnīgi piekrīt, ka tas kopumā vienkārši ir tā, ka tie likumi, kādas formulas, kas strādāja, viņi vairs nestrādā. To cilvēki jūt neapzināti, vienkārši kaut kas pamainījies. Un, tāpēc, arī pastāst apkārt Latvijā, tas man liekas, ienāk lēnām, bet cik es arī zinu, pastoties pasaules fonā, ļoti daudz arī pasaules līmeņa top, ļoti tādi tiešām uzņēmēji. Tie paši reizi, kā Mind Valley, Džeki, viņi apmācīja Dubais valdību ar meditācijām un apzinātības praksēm. Tā kā politiķus, jā. Un man kāds tik rūta ideja, pirms 2 gadi. Un tādas lietas daudzās attīstītās valstīs notiek, kad cilvēki, kas daudz sasniedz, ir augstu stāvoši, viņi praktizē, viņiem savu mentoru, savus kādam astrologs, vēl kaut kas, viņi strādā ar šīm visām tehnikām. Un tas pilnīgi ir, meditācijas viņas jau sev pierādījuši zinātniski, turpat vairs nevar pateikt, ka tā ir kaut kāda buršanās, vai kas tas ir zinātnisks fakts. Tas ir vispār šis viss, arvien vairāk kvantu zinātne pierāda šo visu. Kā man patika, vienā bija tekstā, kad cilvēki tic Wi-Fi un netic enerģijai, vai ne? Tas pats Wi-Fi vien ir. Varbūt tās... Mēs par to ceļu gribam runāt, kāpēc cilvēks iet un dzīvo ne savu ceļu. Ja? Kā tu, Agnes, uzskati, kā veidot šo savu ceļu, kā dzīvo, ko nozīmē vispār dzīvot savu ceļu? Kā tu zini, kad es dzīvoju savu ceļu? Jā, mēs ļoti bieži iznākot no skolas un ejot tālāk dzīvē, sākam realizēt savu vecāku vai kādu citu sapņus. Paši to neapzinoties. Es saprotu, ka ir tās biznesa uzņēmēji, ģimenes vecās, kur tas jau ir tā, ka pilnīgi tev jau ir ielikt šūpulī, kas tu būsi. Ja? Mēs runājam par veco Eiropu.
tu turpināsi ģimenes biznesu un tā. Bet mums tātad šīs kultūras nebija, un vienalga. Es skatos ar to, ka ļoti bieži jaunieši, un arī es tajā skaitā, es realizēju pusi savas dzīves, tātad aizejot uz teātri, savas mammas, kur ir teātra kritiķe, tomēr arī kaut kādā veidā sapņus. Man ļoti tas interesēja, un tajā brīdī tas mans ceļš man ļoti derēja. Es tur varēju to savu tādu pirmo darba pieredzi un visu ielikt. Un tas ceļš bija ļoti skaists, tas bija interesants. Un pateicoties mammai, arī es nokļuvu teātrī 16 gados. Bet tad kaut kādā veidā dzīve pati man to ceļu mazliet tā sāka stūrēt un notika visādi notikumu ķēde. Un tad es sāku realizēt savu tēta sapni, piepildīt dzīvē, kurš bija juvelieris un sāku nodarboties ar rotas lietām. Kas arī bija ļoti, ļoti nenejauši. Un tagad, manuprāt, tikai tagad beidzot, es esmu nonākusi uz tā ceļa, kad brīvi no kāda sapņa realizācijas, jo tu jau pieņem to kā savu sapni. Tu saproti, ka jā, tev tas varbūt ir uzlikts no sabiedrības, bet ar laiku jau tu pierodi, tu sevi tajā sistēmā redzi, tu ar to salāgojies, un tev šķiet, ka tu tas arī esi. Un kādu brīdi tā saskarsme ir, un tā sakritība ir ok. Bet tad atkal jau vai nu dzīve to izdara, vai nu apstākļi, vai kaut kādas lielas nepatikšanas mūs tomēr noliek uz tā pareizā ceļa. Daudzi cilvēki to ceļu izmisīgi meklē, un es vienmēr saku, ka nav jāuztraucas, ja tu 40 gados nezini, kas tu gribi kļūt, ka tu izaugsi liela. Daudzi nezina. Laimīgi ir tie, kas zina, kas atrod savu aicinājumu 17 gados un tiešām var kalpot un iet tajā misijas darbā un tajā skaistajā ceļā visu dzīvi un pilnveidoties tur, jo es uzskatu, ka par meistaru tu vari kļūt tikai tad, ja tu praktizē dienu no dienas, gadu no gada. Bet man tas ceļš ir bijis citādāk. Caur daudzām skaistām pieredzēm, daudzām kļūdām, jo bez kļūdām vispār mēs neaugam un bez sitieniem un kritieniem mēs neko nemācamies, tieši neko. Tomēr es beidzot jūtu, ka es eju pareizi. Nepagāja necik tur gadi, vai ne? Kā tu jūti? Nodefinē īsi. Man tas dod ārkārtīgi lielu prieku, piepildījumu, un es beidzot jūtu, ka nekas netiek palaists garām. Ka es esmu tur, kur man jābūt, ar to, ar ko man ir jābūt, un tas atnāca pilnīgi nejauši, bet man ir beidzot, tā kā man teica viens coachs, viņš ir no Francijas, viņš teica, tas tev beidzot sniedz dvēselē mieru. Jo tajos iepriekšējos ceļos bija meklējumi, bija nemieris, hauss, bet tagad šajā dzīves periodā, un es vispār ļoti vērtēju, ka cilvēkos ir kodols, miers, noteiktība, nevis hauss. Tad, kad ir ceļš, tad ir miers, tad ir dvēseles miers, un tad arī viss ir viegli. Kaut gan, protams, mums ceļa laikā ir jāsaskarās ar grūtībām, bet sevišķi, ja mēs sākam kaut ko jaunu, par ko cilvēki vēl nezina, tad tur ir jāsit tā siena, tā kā mazam pionierim ar savu mazo instrumentu. Bet ceļš ir skaists, jo, ja nebūtu grūtība, mēs nevarētu izbaudīt tos panākumus, par kuriem mēs runājām. Es domāju, ka trīs lietas, kuras mēs jūtam, kad mēs ejam pareizi, ir milzīgs prieks, miers un dvēsele zina, ka tās sajūta, tā ir zināšana, jušana. To nevar nosaukt vārdos. Okay. Ko tu, Simon? Līdzīgi. Man patīk arī dzirdēju arī vienā video, ka principā, kad tu dari to savu lietu, tas ir īstā lieta. Arī tur bija tāds, ka ir tās emocijas, principā prieks, gandarījums, kā arī īstenībā nauda, jo tas arī savā ziņā tas jau arī kaut ko liecina. Kā loģisks turpinājums. Jā, jo ja tev vispār dari savu sirdslietu, būsim atklāti, ja vispār ilgstoši nenāk sākumā, tā tad arī jāpadomā. Tā kā, un principā arī bija veiksmīgs uzņēmējs, viņš teica, tā nauda un tas gandarījums ir vienkārši tā kā sekas tam, ka tu dari to savu lietu. Protams, tas ir paldies. Tas ir paldies no visuma. Mūsu laikos tas ir paldies. Jā. Un tā arī tu vienkārši dari, un tu skaties, tu paldies, vai tev viņš nāk, un tādā veidā, pirmkārt, tavā sajūtā, ka tu jūties, kā saka, piepildīts. Jo man tieši interesanti, ka tieši šonadēļ aizdomājos par šo. Vienu dienu cēlos, un es domāju, arī tur bija kaut kāda tēma, ko es nejauši ieraudzīju par to, ka daudz cilvēku ceļās, viņiem ir no rīta negribās celties, viņi jūtās nomākti un nav enerģijas. Un es tā padomāju, paldies Dievam, es tiešām pēdējos gadus, es tiešām ceļos ar ritīgāko sajūsmu. Pat ja man ir mājās mana diena, kad es vienkārši online kaut ko filmēju, kaut kādas treniņus vai prakses savām klientēm, es ceļos un es nevaru sagaidīt to rītu. Un tas ir dabīgi, bet tāpēc, ka es ticu, ka es daru to savu misiju. Es ceļos, man dod enerģiju un man ir prieks par parastu rītu, jo zinu, ka es varēšu kaut bišķiņu solīti spērt tajā savā lietā. Un tā arī tā sajūta, ko teici. Es domāju, ka tās sajūtas ir primāri galvenais, kas liecina par to,
ka tas ir tavs. Jo arī es, kad strādāju agrāk ofisā, mārketingā, visu kaut ko daudz darījusi, īstenībā ļoti daudz profesijas nomainījusi. Bet tas bija mans arī ceļš, kā tu saki. Tas bija mans ceļš, un tas viss kaut ko deva, tas veido mani par to, kas esmu. Un man nebija tas īstenībā piepildījums. Es ofisā labā firmā strādāju, bet man bija tāds vienā brīdī, ka viss tā kā forši uz papīra, jā, prestižs, skanēja ļoti prestižs, kur es strādāju, viss tur labi un tā. Bet es sapratu, ka sēžu, man nav tā sajūta. Un tad arī es domāju, paldies Dievam, es laikam tādā pagātnes versijā, Simim, kam bija 23, 24 gadi, kas aizgāja no darba brīdī, kad mani paaugstināja lielā uzņēmumā, es pateicu, ka ceļu projām. Visas man skatījās tādām acīm, kuku esi. Un jā, es aizbraucu uz Dullo, vienkārši uz Ameriku, padzīvot, paceļot, saprast, kas es esmu. Nesaprotu, kas es esmu tajā brīdī vēl, bet bija jautra pieredze. Tāpēc arī es vienmēr iesaku jauniem cilvēkiem eksperimentējiet, paspēsiet vēl, kā sakā, noparkoties, ja dzīvē ceļošana noteikti paplašina. Un jā, nevajag pieķerties uzreiz vienam kaut kādam. Man jaunībā patika uz to teātri, nenormāli patika. Tas bija tas ceļš, jā. Bet tad, kad tu jūti, ka kaut kas sāk rīvēties iekšā te, jo es nevaru iedomāties, ka es iet uz darbu, kas man nepatīk. Tas būtu ļoti tu esi mākslinieks, tas ir savādāk. Nē, māksliniekiem īstenībā ritī paveicas. Tāpēc, ka viņš jau uzreiz ieliec iekšā, tu nevari darīt to, kas tev nepatīk. Jo lielākoties es reāli gāju, sāku strādāt, lai nopelnītu naudu. Un man pamainīties uz to, sāk darīt to, kas tev patīk, ir ļoti grūti. Ja? Tāpēc, ka man tas ir vienkārši ierakstīts manī iekšā. Es eju nevis darīt to, kas man patīk, bet es eju vienkārši nopelnīt naudu. Un lielākā daļa cilvēku tā dzīvo. Jā, Edgar, bet es gāju un darīju to, kas man patīk, bet man vispār nebija naudas. Es biju uz visiem žurnālu vākiem, es biju super pieprasīta. Un es skaitīju kapeikas. Un tas man nelikās kopā. Tā ir šī laika īstenībā vērtīgākā lieta, tagad, ko mēs tēm šo uzrakām. Principā darīt savu lietu, savu sirdslietu un pelnīt ar to naudu. Tāpēc, ka īstenībā tas vēl joprojām sabiedrībā ir sadalīts. Vai man arī bija izvēle agrāk. Man ļoti patīk mūzika, teiksim, ja tur spēlēt. Es kāpēc negāju tajā iekšā dziļāk? Tāpēc, ka es sapratu, ka es tur naudu nenopelnīšu. Es domāju, vienkārši nē. Un līdz ar to es ar to vispār nenodarbojos 10 gadus. Es tagad sāku to spēlēt, es saprotu, man tas tā tik nereāli patīk. Un es saprotu, brēns, īstenībā es tagad, kad vienkārši aicinu šos DJs, es ieraugu, cik DJ maksā. Es to nezināju. Es biju savā galvā izdomājis. Labi, protams, viņi tur pēdējos gados ļoti tās cenas pieaug, bet vienalga. Iedomājieties, ir DJs, kas maksā 100,000 uzstāšanās. 100,000. Es tieši gribēju prasīt, ka tas arī ir pārliecība, ka tu biji tā izdomājis. Tā bija pārliecība, tāpēc arī mēs visi, ka mēs jau ko izdomājam, kaut kas nav iespējams. Vienmēr ir kāds piemērs, kas parādīs, ka tā ir iespējams. Tāpēc baigi ir jāatseko arī pa laikam, ka tu izdomā, es esmu tāds vai šitādi, vai to nevar nopelnīt. Kas to teica? Kas to ir pateicis? Tu jau to izdomāji savu prātu un sevi attaisno. Tu uztaisīji kaut kādu tirgus pētījumu, izvērtēji, teiksim, arī tas pats sportists, piemēram. Protams, var pateikt, jā, Latvijas sportists neko nepelna realitātē, jā, pēc būtības tā ir. Jā, tāpēc, ka pelna tur tikai tops, ja es nezinu, vai Latvijas virslīgā futbolā, piemēram, tie, kas iegūst pirmo vietu, vai viņi pelna baigās algas. Es stipri šaubos, ja? Un tas pats ar ko? Ar aktieriem. Tur jau tā lieta, saprot, labi, tagad tas mainās, bet tas mainās ļoti lēnām. Bet es uzskatu, ka tagad ir, man liekas, tas laiks pienācis, ka tu, principā, tev jānodarbojas, ar ko tas tev patīk. Un tev ar to arī jāpelna labi. Un ļoti labi ar to jāpelna pareizi. Tāpēc, protams, ja tu iesi vienkārši tādu parasto ceļu, tev tas būs diezgan sarežģīti. Ja tu iesies vienkārši tur, es aiziešu uz valsts teātru, piemēram, vai vēl kaut kur, ja? Vai es aiziešu tur, tur Latvijas futbola akadēmijā, es domāju, ka tas būs sarežģīti. Bet tam arī laikam jāiziet cauri, bet pēc tam kaut kādā brīdī ir jāatrod tas savs ceļš. Sistēmā ir jāiziet cauri. Jā, kaut kādā sistēmā jāiziet cauri. Sistēmā nevar. Man tas galvenais, primāri tā arī es atceros savu pieredzi, kad strādāju ofisā, kas trūkst tā ticība sev. Tev arī bija tā, vai ne? Kāpēc negribās darīt to sirdslietu? Jo man arī likās, ka es treneri izmācījos. Toreiz man likās, ir tāda konkurence arī kā treneriem. Kuram mani vajadzēs? Kāpēc, lai mani vajadzētu tagad kā treneri, ja ir miljonus citi treneri? Man bija tā, pašapziņa izauga vienkārši tikai procesā, jo es domāju, sākumā kā hobijs, es vienkārši, hobija līmenī. Man nebija varbūt ekspektācijas, kas ir labi, kāpēc aizgāja tik labi, jo man nebija gaidas. Es domāju, labi, es vienkārši darīšu, kas man patīk, un tie paralēli meklēšu kaut kādu darbu. Un negaidīt. Tu neuzliki papildus sev ekspektācijas. Jā, jo es neticēju sākumā. Just do it, kā saka, vienkārši darīju no sirds. Vienkārši un pievilkās tie klienti. Ar mazu piebildi no sirds.
Tad arī viss Tas notiek. gan. Tu nevari darīt to, kas tev patīk, bez nenosirds. Ja? Tu nevari to nedarīt. Tas nav iespējams. Tāpēc ir svarīgi, kur tu šādā veidā esi gatavs ieguldīties. Tas arī ir, kur tu atdodies no sirds. Tur tev agrāk vēl arī attiecīgi būs rezultāts. Jā. Bet, protams, ir viens tu dari, bet otrs jāmāk par to paprasīt cenu. Jā. Tā arī diezgan aktuāla tēma. Tajā procesā, kamēr vēl tas ir iedīgli un kamēr vēl tas viss nenotiek, nenovērsties, nenodot to savu sapni un turpināt iet. Tu tagad labi lietu pateici, kāpēc 90% startupi un arī uzņēmumi pirmajos 3-5 gados bankrotē. Pasaules statistika. Kāpēc? Mans redzējums, es to pētu, man tas ir interesanti. Ja? Es uzskatu tieši šis posms, ko tu teici. Sākumā, protams, ir emocionāls pacēlums, sāk kaut ko darīt, visiem ir tas drives, davai, aiziet. Un pēc tam ir reāli kritums, tāpēc, ka sākās problēmas, tu neko neparedzamas lietas, ja, un tu principā vairs ar to netiec galā. Tu vairs to principā nekontrolē. Un tad jautājums, un tas lejais posms, viņš var iet gadu. Viņš var iet gadu reāli tur atrasties, ja, un tajā posmā lielākā daļa nolec. Varbūt uzlec augšā, bet nāk vēl viens posms. Jā. Un, ja tu tās divas posmas iztur, es uzskatu tādas krīzītes kaut kādas tajā lietā, ko tu dari. Ja? Bet svarīgi, lai tev viņi, protams, arī patīk, jebkurā gadījumā. Ja tu viņus izturi, tad es uzskatu, pēc tam tu jau esi iegūsi savu kaut kādu nosacītu ekspertīzi, ja? Un tu jau vari, principā, plus mīnus prognozēt, kaut ko iet uz priekšu un, attiecīgi, izveidot kaut kādu normālu, kaut kādu projektu vai kaut ko tam līdzīgu. Jo šajā posmā, kā tu pareizi Agnes pateici, tajā posmā lielākā daļa nolec nost. Neiztur, salūst. Un tā ir ar visu. Galvenais ir tajā brīdī, kad tu jūti, ka vēl vajag mazlietiņu, tad vajag izturēt. Bet arī mēs runājām šeit, aizskārām to tēmu, ka ja ilgstoši nenāk tās finanses, kā apliecinājums tavam talantam, tavam sirds pareizai sajūtai, tad gan tomēr varbūt vajag to kuģi mazliet Kur ir tā robeža? Tā ir ļoti interesanti. Pateikt, jo tur, kur citi padodās, tie, kas iztur, tie ir ieguvēji. Bet arī to nevar darīt uz tāda rēķina, ka kad visiem apkārt ir redzams, ka tu ej kaut kādā bezcerīgā projektā un tic kaut kādai idejai. Es nezinu, es nemāku pateikt, kur ir tā robeža, bet tas arī jājūt ar sirdi. Jā, jo šeit es domāju, es arī nespēju šo robežu nodefinēt. Es varu pateikt, es arī tāds, ka es esmu kā dobermans kaut kur iekožos, un es pēc tam varu iet, vilku garumā. Un te atkal tas jautājums, arī citreiz pats sev uzdod jautājumu, domāju, plēns, vienkārši varbūt bija labāk vienkārši atmest un iet kaut kur tālāk, atkabināties. Nevis vienkārši tur ilgu laiku mocīties, jau to robežiņu saprast. Tāpēc, ka citreiz atkal uzjautājot jebkuram veiksmīgam cilvēkam, viņš pateiks, ko nekad nepadodies. Ej uz priekšu un ej līdz galam, nepadodies. Un tā ir ļoti, ļoti spēcīga frāze. Ja? Un jautājums tieši tā, kurā brīdī man padoties, un kurā brīdī padošanās nozīmē, kad es esmu vājš, vai kurā brīdī padošanās nozīmē tieši otrādi, kad esmu stiprs un kad es izdarīju pareizo izvēli. Jo bieži vien, tad, kad mēs ejam tajā mērķī, tad ir klapes uz acīm. Mēs vairs neredzam ne pa labi, ne pa kreisi, bet tas jau paliek par tādu ļoti pašmērķīgu, egoistisku, vienkārši tā, ka tu jau saproti, ka tu esi sev uzlicis šo latiņu, tev tas ir jāizdara, bet kaut kādā brīdī vajag pateikt, ok, pasaule redzēs, man neizdevās, es kļūdījos. Un tas arī ir ļoti svarīgi, ko pateici, ja lielākā daļa nav gatava to parādīt. Jā, es padodos. Bet tur ir spēks parādīt to. Tur ir spēks, bet šī te robeža ļoti trausla. Kur tu padodies, tad, kad tev vajadzēja vēl izturēt, vai tad, kad tev ir jāpadodas un jāpasaka viss veči pas. Es redzu, ka es nošauju greizi. Jo līdz ko tu atzīsti kļūdas, tas ir tāds mega lēciens. Un tu vari pateikt, tas ir iekšējais atvieglojums. Pret sevi īstenībā. Tas godīgums, jā. Tev nav jātēlo tas, kas tu neesi. Kāpēc turēties pie kaut kā un radīt šķietamību, ka es nepadodos tur, kur jau sen nav labi, un es esmu tas ir arī ne tikai par biznesu, bet arī par attiecībām, piemēram, kad cilvēki ilgu laiku mokās kopā, ja? Un principā viņi kopā nelaimīgi. Un ķipa sākumā arī atsevišķi nelaimīgi, ja? bet tev jāsaprot, nav jābūt kopā nelaimīgam. Vienā brīdī kādam ir jānosauc lietas īstajos vārdos, kuram ir drosme. Varbūt nosaukt lietas vārdos, tas arī pareizi. Ja? Es domāju, tas pat vēlams uzreiz jau sākt runāt par lietas, tāpēc, ka sākumā cilvēki par to nerunā, un pēc tam kaut kādā brīdī par to sāk runāt jau emocijas. Bet man liekas, svarīgi ir pieņemt lēmumu, jo man liekas, ļoti bieži cilvēks nepieņem līdz galam lēmumu. Ja? Un tāpēc viņš vienkārši velk, un tas laiks realitātē citreiz aiziet vienkārši gadi aiziet. Tāpēc, ka tu vienkārši līdz galam neesi pieņēmis lēmumu. Tam stikliņam vienmēr jābūt tīram. Es to salīdzinu ar stikliņu. Mēs mācāmies tagad sakrālo kalendāru, un skolotājs saka, viņš saka, Agnese, jebkurās attiecībās, biznesā, personīgajās, ir jābūt tīram stikliņam, līdz ko viņš ir netīrs, līdz ko viņš ir jātīra. Lai abi ir uz vienādiem noteikumiem, ir jāizrunā, nedrīkst situācijas. Nav vīrieši telepāti, kuriem ir jāizdomā, kas mums tagad ir galvā. Tad mēs pūšamies un rūkstam, un tad tas viss eskalējās. Bet vīrietis jau arī nerunā.
Vīrietim arī jārunā. Jā, vīriešiem arī jāmācās runāt. Vēl vairāk nekā mums, jo sievietēm tik dod parunāt. Mēs varam, jā. Bet par ko, ja? Vai ne? Par ko? Jā, Jā, bet es pilnīgi arī piekrītu arī tam, ko tu teici, ka tā robežmāksla, te nav viens atbildes. Jo varētu pat teikt, bet tas būs redz subjektīvi no manas pieredzes. Es domāju, ka katram ir pilnīgi individuāli. Jo cik ir stāsti, ka cilvēki padodās, piemēram, kurš tur bija, neatceros, kurš uzņēmējs bija kaut kāds stāsts no pasaules līmeņa, es neatceros vārdu, bet viņš tur bankrotē, viņš tos hotdogus pārdeva, aktieris vai kurš tas bija. Viņš pārdeva hotdogus un pēc tam viņš atkal par miljonāru kļuva. Bija viens cilvēks, kas bija ļoti augsts stāvošs, tad viņš pārdeva burtiski hotdogus Amerikā un tā kā kļuva par miljonāru Es kādā domāju, brīdī. ka pierādās tas, ka tad, kad tu atlaidi, tu esi sakoncentrējis to enerģiju, tu spied to situāciju, tu atlaidi un tev atnāk vai nu kaut kas cits vietā, vai nu šī situācija atrisinās pilnīgi negaidītā veidā. Un vēl man patīk tas, ka paliek tas saucamais blueprints, kā saka, tā pieredze noliktava, nu kā tavā smadzenēs nervu sistēmā, ja tu vienreiz esi to sasniedzis, jebko dzīvē, tad tu vari to vēlreiz izdarīt. Ok, tu nokritīs, padosies, bet tu varēsi kaut kādā citā jomā, tu zini, ja tu vienreiz vienalga nopelnīji tik uzbūvēji veiksmīgu biznesu, veiksmīgas attiecības, vēl kaut vai tu vienreiz spēji mīlēt, tad tu spēsi arī vēl kādreiz. Ja tie brīdī, kad tas kaut kas nesanāk, biznesa attiecības, tev liekas, ka viss, un tie brīdī, kad es nespēšu vēlreiz uzbūvēt to, bet ja tu to vienreiz varēji, tu vari to vēlreiz. Man liekas, ka šitas ir svarīgi arī saprast. Vēl daudzas reizes. Jā. To absolūti var duplicēt. Vienkārši atcerēties šo perspektīvu. Tas ir šitā, ko tu pateici, tagad ļoti vērtīga lieta. Tas ir tas, pēc kā arī attiecīgi vērtēt sadarbības partnerus vai darbiniekus. Pavisam vienkārši jautājums, ko tu savā dzīvē līdz šim esi sasniedzis. Tas nekas, ka kaut vai tev, piemēram, nav maz pieredze, tikko es pabeidzu universitāti vai vēl kaut ko. Vienalga. Tev bija tur kaut kāda rezultāta. Jā, es tur nezinu, iesaistījos līdzpārvaldē, mēs uztaisījām tādu projektu. Tas mums dabūja 3. vietu. Super, nāc. Tas jau ir super. Vai nu es tur nezinu, trenējos futbolā, mēs aizgājām līdz pirmo vietu, ieguvām tā tālāk. Super, cilvēks jau kaut kur ir iemācījies iet un kaut ko sasniegt. Ja viņam nav ko pateikt, nekāda rezultāta dzīvē, paldies uz redzēšanos. Nekāda brīnuma nenotiks dzīvē. Viņš neko pie tevīm jaunu neizdarīs. Ticiet man, tā tas reāli strādā. Tāpēc, principā, jāiemāc cilvēkam, ja kaut kādu mērķīti sasniegt pa maziem mērķīšiem, arī bērniem, man liekas, baigi svarīgi to mācīt, ir maziem mērķīšiem sasniegt kaut kādus tos mazos projektiņus, jo tas ir tas, kā cilvēks iemācās panākt rezultātu. Jūs neskatījāties to interviju, vai bija kaut kāds video, kur stāsta, kā Ilons Masks pēc kāda principa viņš pieņem darbā darbiniekus? Tikai uzdodot vienu jautājumu. Kas bija vislielākā problēma, kuru tev darba procesā vajadzēja atrisināt, un pastāsti man, kā tu to atrisināji? Tas ir nenormāli jaudīgi. Tas jaudīgi. Tas, protams, es varu pateikt tā, es ar šo zinātni ļoti daudz mācījies. Es varu pateikt, šeit viens jautājums neko nedod. Tāpēc, ka cilvēks arī var ļoti daudz kaut ko labi pastāstīt. Ja? Es uzskatu, arī vakar tieši bija saruna. Jā, tas jautājums ir ok. Es varu tieši tikpat jaudīgs jautājums uzdot, attiecīgi pēc kā to var izvērtēt cilvēku. Bet tāpatās tas cilvēks vienīgais, kur tu viņu notestē, tas ir reāli darbā, paskatīties, kā viņš darbojas. Praksē pieredzē. Tas ir uzreiz var pateikt. Tas tāpat 80% parādīs praksē, 20% to visiem saviem jautājumiem, var tādiem mēmākiem jautājumiem. Var arī skaisti runāt cilvēks mācīt. Var skaisti runāt. Var runāt uz interviju un sastāstīt. Es jums varu pateikt, ka lielākā daļa cilvēku tā arī dara. Reāli tā arī dara. Tāpēc ļoti svarīgi to informāciju kaut kur pārbaudīt, piezvanīt, paprasīt un tā tālāk. Noskaidrot, tāpēc, ka ļoti bieži cilvēki tiešām safabricē vienkārši informāciju. Bet ļoti svarīgi, manuprāt, ja darbinieks spēj uzņemties iniciatīvu un risināt šīs krīzes. Nevis ir tikai izpildītājs. Es vienkārši ar to arī ļoti daudz esmu saskārusies. Tas ir tik sarežģīti, ka daudzi gaida to algas datumu. Un tas ir tas, teiksim, un izpilda. Jā, labi izpilda. Bet tu vienmēr būsi ieguvējis tad, kad tu darīsi vairāk nekā no tevis prasa, vairāk nekā pienākums liek. Tas pa lielam, es domāju tā, kā tu pateici. Ja viņam nav nekāda dzīvē tāda augstāka mērķa, un lielākā daļa cilvēkiem tiemžēl nav mērķa, un man forši patīk, ka tu saki, ka tev ir mērķis vispārējais, es esmu tieši tāds pats. Ja? Tāpēc arī tev ir interesanti no rītiem celties, arī man ir interesanti celties, es nekad nenoguļu. Man vienmēr ir tā jauda, kā tu arī saki. Ja? Es atceros arī, kad es jaunībā, tur bērnībā, vienkārši kaut ko tur vārties, tāpēc, ka nav nekāds mērķis vispār, vienkārši tu dzīvo, vienkārši eksistē. Ja? Un tāpēc ir svarīgi, kad ir tas mērķis, ja? Bet, kā tu pareizi, Agnes, teici, ja cilvēkam viņš vienkārši atnāk izpildīt un sagaida algu, viņam nav vienkārši nekāds mērķis. Un viss, tikko tev ir mērķis, tev uzreiz automātiski jābūt diviem variantiem. Vai tu nāc ar iniciatīvām, iesaisties, un normāls vadītājs to vienmēr novērtēs, un tiem cilvēkiem vienmēr būs reāli priekšrocības, daudz priekšrocības. Vai tu vienkārši savu lietu kaut kā darīt. Jā. Jo man liekas, tā lieta arī par tiem mērķiem, kāpēc cilvēkiem nav mērķi, man šķiet, varētu būt iemesls. Tad mācoties arī neirozinātni, tas, ka cilvēki vienkārši nezina, kas viņiem patīk. Man ir bijuši klienti, attiecīgi, kad es pajautāju, kādreiz vienkārši jautājumu starp citu, kas tev patīk, kāds tavs hobijs?
Ko tu mīli darīt ārpus, piemēram, tā darba. Un vairums cilvēku nezina, un tas ir tāpēc ļoti bieži vien, ka viņi vienkārši nemēģina lietas. Nu, piemēram, arī pārliecība. Viņi pasaka, man nepatīk tur vienalga golfs, zirgi vai jebkas, ja? Bet viņi to nav mēģinājuši. Es nezinu, vai man patīk golfs, jo es neesmu spēlējis golfu. Ja? Tev var nepatikt bieži, tas, ko tu nezini, vai ne? Un vairums cilvēku kaut kad arī esmu klausījusies bieži vien, ja, ka viņi kaut ko pasaka, un tad saka, tu esi, piemēram, to mēģinājis, vai arī pasaka pārliecību, piemēram, par tevi kaut kādu, bet nezinu tavu biogrāfiju. Attiecīgi nepazīst otru cilvēku vai nezinu tavu uzņēmumu, bet izsaka priekšlikumus. Tas tāds raksturīgi īpašība cilvēkiem. Protams, un tāpēc man liekas, tas ļoti svarīgi vienkārši vairāk fokusēties uz sevi un vienkārši iet un mēģināt un darīt. Un tikai darot, rumī, mans mīļākais teiciens, ceļš rodās ejot, arī pa ceļu runājot. Mēs varam domāt, kas tur tā pagrieziena ir jāiet un jāstāsta, un te un attīst, un mēģina visādas lietas, dažādus cilvēkus, jo tajā tev pavarās jauns iespējas, jauni kontakti, kaut kas, ko tu negaidīji. Tu vari domāt, kādreiz arī es pirms 5 gadiem nedomātu, ka es būšu tas, kas to, ko es darītu, ko somatiku nekad nedomātu. Un es domāju, ka arī tu varbūt pirms 10 gadiem, vai tu tur nedomātu pirms 10 gadiem par endorfīnu. Un kurienes tas atnāca? Darot, droši vien, kaut kur aizejot, kaut kur negaidot, vienkārši, ka tu ej un piedzīvo. Bet tu katru dienu tikai esi vienā vietā, tajā pašā un dari random lietas autopilotu programmā, zemapziņas un neko jaunu neizmēģini. Tad arī tu nevari iegūt jaunu rezultātu. Tā arī tā lielākā atšķirība, kas ir krūtis uzņēmējs, tas ir uzņēmējs, kurš ir cilvēks, kurš gatavs riskēt. Tas, ko mēs tevim runājam, jābūt gatavībai riskēt kaut nedaudz. Bet, protams, tā skolas sistēma izaudzina tos, kā tu teici, paklausīgos tos cilvēkus, kurš ir iemācīts, viņš ir iebiedēts neriskēt, viņš ir ielikts rāmjos un iedomājas tagad tam cilvēkam, es vienkārši tādu cilvēku zinu. Un es domāju, jūs visi tādu cilvēku zinat, kurš vienkārši baidās kaut ko izdarīt ārpus rāmjiem. Tāpēc viņš ir iebiedēts no vecākiem, no skolas. Ja? Un visam tam cilvēkam tas, ko tu saki, tas principā nav reāli izdarāms. Nav reāli. Un viņam ir, es domāju, viņam ir iekšēji diezgan bailes, un viņam, es domāju, iekšēji ir milzīgs šī spēle, šie pašpārmetumi kaut kādi, ja? Kad viņš vienkārši to nevar izdarīt. Un varbūt arī viņam to nevajag izdarīt, es nezinu. Bet, protams, ka ir jābūt gatavam riskēt. Vajag pamēģināt, protams. Pamēģināt, jo dzīves beigās mēs nožēlosim neizdarītās lietas, ko mēs nepamēģinājām. Tas gan, jā, kā es teicu. Vajag pamēģināt, piemērot sev. Tu izjutīs divas sāpes, tu jebkurā gadījumā izjutīs sāpes. Pirmais, izjutīs sāpes no nezināmā, ka tu vienkārši darīsi un nezinās, un tas ir kurš piedzīvo, ejot kaut ko, kā tu arī teici, tu aizgāji no kompānijas, tev attiecīgi skaisti, ka tev ir bailes, satraukums, kā būs, kas būs, vispār neko nezinu, vienkārši šeit. Un jebkurš uzņēmējs to piedzīvo, Un vai attiecīgi tu izjutīs tās sāpes, pašpārmetums pašās beigās, tur kaut kādā periodos, ka tu nebūsi izmantojis. Ja? Tu sapratīsi, brēns, es to gribēju, bet es realitātē nepamēģināju. Un tie iemesli ir tik banāli, bailes no neizdošanās. No kļūdīšanās, no kaut kāda sabiedrības nosūtījuma. Ko tā Ante teiks? Bet zini, kā man liekas, tā piemetināšana, Bet paskatieties, tā skolas sistēma taču ir, to pārtrauc, bet tā skolas sistēma ir ārkārtīgi, taču, šobrīd arī tur man meita kaut ko pārkāp, visi izsauc vecākus, visi kārpāts, viņi to pārkāp. Es reāli saku, klausies, super, ka viņi pārkāp. Viņas manīm skatās. Es saku, man patīk. Ja, tur, visi uz manīm skatās tā, teiksim, jā, pat mamma, jā, teiksim, kā tā, viņi tā nedrīkst, ne? Es uzskatu, ka viņi tagad nedara noziegumus. Jā, viņi kaut kur pārkāp, jā, viņi kaut kur varbūt pateica par daudz, jā, viņi sakliedz vēl kaut ko. Es domāju, ļoti ok. Es uzskatu, tas ir tas, ka tu iemāc atļauj bišķiņ tos rāmīšus pārkāpt. Atļauj bērnam būt par personību. Jā, tieši tā. Jo viņš ir bērns, viņam arī jāļauj kļūdīties. Kā viņš 9 gados tagad var iemācīties reāli vispār pieņemt tās normas, viņai ir emocijas, viņa kāds aizskar, un viņa mierīgi vienkārši neko nedarīs. Par ko jūs runājat? Parādiet, kurš pieaugušais cilvēks māca normāli sev savaldīt kaut kādās emocijās. Tā ir, Simona, tava tēma. Mums nospiež, un tur tā somātika rodas, vai ne? Jā, tie emocijas, viņas apspiežās. Arī, principā, var būt tas apspringums rodās, pat kaut kāds kaitis. Jā. Bet es domāju, tieši arī piemetinot izglītības, arī domāju, ka tā izglītības sistēma ir bišķi novecojusi, un es ļoti ceru, ka nākotnē viņa mainīsies. Skolas tur ir daudz plusu, arī, protams, vajag attīstīties, mācīties, bet vajadzētu integrēt bišķi arī šādas citādākas zināšanas, vairāk par psiholoģisko pusi, sajust savu ķermeni jau bērniem. Cik daudz zināšanu, finanšu pratību un psiholoģiju, sieviešu, vīriešu, tās visas lietas, kuras ir tik ļoti vajadzīgas dzīvē, un kuras skolā mums vienkārši nepasniedz. Es nenoliedzu, ka skola ir vajadzīga viennozīmīgi, tas ir vajadzīgs zināšanām, intelektam, visam pārējiem. Arī socializēties, kruķīties. Viennozīmīgi, jā, tas ir vajadzīgs. Es to nekad nenoliedzu. Bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi, kas man patīk. Teiksim, tas ir pasaules krūtākās universitātēs, piemēram, Stanfordas universitātē, kas man patīk, kas ir tāds tops, ko es skatos, no kuriem es arī grāmatas lasu un tā tālāk. Viņiem pavisam vienkārši atnāk pirmā nodarbība, taisam projektu. Uzreiz taisam projektu, nekādas teorijas. Tas pats Zviedru augstskolā, tas pats līdzīgais. Jā.
Nav teorijas. Mēs taisam projektu un paralēli projektam mācāmies. Jā, ļoti labi. Viss, un attiecīgi mēs praktiski kaut ko darām, un kāpēc no Stanfordas lielākā daļa iziet ar krūtiem projektiem? Tāpēc, ka viņi jau no turienes uztaisīs šos projektus. Un tur ir viskrūtākie, kas iznāk, tur no Facebook sūta savus darbiniekus, Google un tā tālāk, jo viņiem tieši tie startupi tik daudz ir, ja? Un tieši daudz daļa tie startupi arī no tā Stanfordas arī iznāk, ja? Kur viņi to startupu vienkārši izstrādā, izveido, un paralēli vienkārši pišķiņ piemācās teoriju. Kas mums ir skolās? 90% teorija, varbūt pat vairāk. Cik tā praksa ir? Ja? Ļoti maz praksa ir. Realitātē vienīgais, kas strādā, tā ir praksa. Pareizi, ka ko tu arī saki, tas ir ķermenis, jā. Es vienmēr saku, piemēram, iedomājos tagad, ja kāds nemācās braukt ar riteni vai ar slidām, piemēram, es uz tām slidām slikti braucu. Es izlasītu 4 grāmatas, kā braukt ar slidām, 5 grāmatas izlasītu. YouTube video nostītos, kad es uzkāptu, 100 punktu nogāstos. Ķermenis mācās tikai no pieredzes. Tas tiešām ir tā kā elementāri saprotams. Un, kad tu to saproti, bet tur arī palīdz arī, ko teicu tam bailēm, ja piemetināt, tiešām tā nervu sistēmas regulācijā, cilvēkam nervu sistēma ļoti tāda trauksmaina, skaties tās mazākās pārmaiņas, viņš par to neapzinās, ja viņš nav apzināts. Un viņš vienkārši tulko mazākās pārmaiņas neapzinātā līmenī kā nāvi. Mūsu nervu sistēma to tulko kā, ka viņš nomirs, ka pārmaiņas būs kā nomiršana. Tas signāls ir līdzvērtīgs, ko dod, piemēram, aiziet no darba. Tāpēc arī tādas bailes, turbulence vai no kaut ko mainīt, viņas ir līdzvērtīgas tādā sajūta līmenī, kad tā liekas, ka viss ir. Tas sanāk, ka principā kā nāves bailes tādā zemapziņas līmenī, smadzenēm tas ir tā. Un tāpēc arī cilvēks to tā kā nesaprot, un nav tie instrumenti, tad viņš to nedara. Protams, kurš grib nomirt? Mums ir tas pašas dzīvošanās instinkts, ja vien cilvēkam nav kaut kādas smagas depresijas, un neviens negrib nomirt, viņš paliek tur, kur ir ērti, tur ir droši, te es nenomiršu, un es nemainīšu darbu. Jo tas ir tādā dziļākā līmenī, bet tie signāli, kas tiek sūtīti, līdzinās tam. Ka viņi būs vienkārši tādas auzas. Jo prāts grib tieši tā visu laiku tā kā, ielikt, tā kā saglabāt. Viņam pat jādara kāda izaugsme. Saglabāt, lai teiksim, nosacīt komforta zonā, kaut gan tā komforta zona nekad nav. Ja? Bet tieši šī iespēja izkāpt ārā, ja? Tur ir izaugsme. Jo prāts mums vienmēr saka, klausies, tu vairs nevari, tev ir pa daudz, vispārējais. Jā, viņš visu laiku mums kaut kur ved ne tur. Visu laiku viņš ved, ja? Un tad jautājums, cik tu esi gatavs tam pārkāpt pāri. Protams, tur arī vienmēr ir robeža. Ja? Bet, kā es arī saku, visi tie veiksmīgākie stāsti. Viņi ir principā gatavi arī bez mazai pazaudēt dzīvi. Ka viņš vienkārši lec. Ja. Man tur viens piemērs, uz ko es skatos. Ja, tur Džeks vienkārši ir vienkārši, viņš ir pieaudzis vīrietis, bet viņam viņš iekšēji vienkārši rīkos tā kā bērns. Piemēram, viņi tur lido ar helikopteri virs okeāna, viņi tur kaut ko runā. Viņi jokojas, tu varētu ielikt, viņš saka mierīgi, viņš saka vienkārši šatr durvis un vienkārši izlec ārā. Viņš ir krūts Džeks pasaulē, tiešām ļoti krūts investors, filantrops, motivators un tā tālāk. Un tas viņam būtu šā spējas, vienkārši skatos super. Spontāni, viņš nediskutē ar sevi. Jā, un iedomājas tās bailes, tas video, es jau tur to video iekomentēju. Man jau tur tam video ir laika, kā tur 1000 pār, viņam tur skatījumi pār 1 miljonu. Bet vienkārši tas pats tās stāsts. Viņš vienkārši visu pieņēma lēmumu un izlec ārā. Viņš vēl paņēma kameru, davai es tev nofilmēšu, un viņš izlec ārā. Neapšaubi savu lēmumu, tu vienkārši dari. Kurš ir gatavs? Un tas ir tas, es uzskatu, tā metafora, ko varētu, principā, jo ejot jaunajā, tas ir tieši šāds leciens. Tu ej jaunajā, tev ir reāls leciens, tu ej lec, un tu nezini, kas būs. Jā, tu sasitīsies 100%. Es domāju arī, ka es skatījos, ja viņš nezina, ja tur ir kaut kāda klīns, piņas, zem ūdens, ja? Iedomājies, es jau ar vienu tādu domu neizleku ārā. Jā, es noteikti ne. Viņš izlek, saprot? Un es saprotu, es varbūt arī kādreiz izlekšu. Tāpēc, ka nevajag sev uzlikt tās robežas. Te ir tas tās, ka tu to, tāpēc, kas mums to saka? Mums saka prāts. Nelēc, tur būs klīns. Bailes. Jā, nelēc, tur būs haizivītu, varbūt uzliks virsū vai vēl kaut kam, ja? Un visu, un attiecīgi tu izdomā, ka neliks. Protams, ka ir situācijas, kur jāizvērtē. Ir jāizvērtē. Ir tādas, kur vienkārši nevajag domāt, bet ir. Bet zini, ka tas teiciens trakiem pieder pasauli. Viņš tiešām ir tā kā traks, un viņam tāpēc ir nekas nenotiek. Tāpēc ir tie bērni arī, tādi, kas arī kādreiz skrien, un vecāki arī vispār neiesprings. Mums bija arī ģimenes draugi, un viņiem tā kā bērni tur vienkārši skrien kaut kur, tad maziņi divgadīgi uz galda uzkāpja, un viņi tur, viss kārtībā, es jau redzu, man jau plakstiņš raustās, jo es tā kā tādā ziņā, es nevaru tak ļoti atslāpt, es uztraucos, es tā kā nevaru vienkārši bērnam. Bet viņi arī neiespringa, un viņu bērniem arī nekad nekas nenotika. No sērijas, tu baigies ir tāds pārmērīgi, tas overprotective, ka tu pārmērīgi sargā, pārmērīgi iesprings, tur arī kā likums kaut kas notiekās. Tas arī ir interesanti, bet to arī tā nevar mākslīgi uzreiz nošiftot. Ja? Tas ir tāds darbiņš. Un es sapratu arī manā gadījumā bērnu tēmā. Es nevarēju būt tā pilnīgi čila māma, atlaist to kontroli. Es esmu pirmo bērnu. Es nevarēju būt tā, man bija, palaist vienu mazu bērniņu. Es nevaru, es nezinu.
Nezinu, kas būtu jādara, kādas prakses, lai to varētu. Bailes, Manas bailes, bērnam, protams, nē. Bet arī mums jau jāizvērtē, bērnam tās 1-2 bailes gadi, ir, principā, mums jāsargā. Kas ir pārņemts no vecākiem. Jā. Tas, ko mēs vispār pārņemam, ka mēs tur, principā, pēc tā scenārija ejam diezgan līdzīgi, tās visas lietas. Un tāpēc ir svarīgi, ka saka apzinātība. Apzināties, saprast, jā, man tādas bailes ir, jo tikai tad, kad tu apzinies, ka viņas tev ir, tikai tad tu viņas var bišķiņ pamainīt. Jā. Ja tu pat neapzinies, tu vienkārši automātiski, tu visu laiku nekāp, sasitīsies un tā tālāk. Man tas pats, ko tu saki, man arī bija tas pats, ka es tur, nekur nekāpu, tas tā kā ļauj, bet pašā laikā es saprotu, ja viņi nokritīs no tāda galda ārpāds, kas notiksies, ja? Un visu, un tu neļauj. Jā, bet ir daži tādi cilvēki, kuriem ir zemapziņas bailes, piemēram, peldēt vai lekt ūdenī, un tu tur jāstrādā vēl dziļāk. Ir tā, ka mēs ļoti daudz sastāv no bailēm, bet bailes arī vērtīgas. Dažkārt mūs aptur. Vērtīgas. Protams, noturēt robežas. Jā. Viņas ir vērtīgas, jā, tieši tādas ir objektīvi. Piemēram, nezinu, iet pāri sarkanai gaismai, ja nestoties, tas būtu bīstami, tas nebūtu vairs stilīgi. Jā. Bet kādreiz arī attiecīgi vajag jautājums tā, vai sarkanai gaismai, teiksim, ko nozīmē sarkanai gaisma, ka braukt nedrīkst, bet iedomājies. Vai iet pāri pa ielu. Bet viena metaforiskais sarkanais, mēs esam visi iemācījušies pie sarkanā braukt nedrīkst. Tagad jautājums. Ja tev aizmugurē nesās iekšā smagā mašīna lielā ātrumā, un tev deg sarkanais jautājums, vai tu nebrauks? Es uzskatu, tev ir obligāti jābrauc. Protams. Tāpēc atkarīgs no situācijas. Jā, es tev piekrītu. Un te ir tas stāsts, kad jāiemāc, kad sarkanais ir, tu it kā nebraucam, bet ir gadījumi, kuros tu vari braukt. Tur es pilnīgi piekrītu, protams, tādā ziņā loģiski, jā. Kad ir vienkārši jāizvērtē, kad situācija. Jā, jo tajās bailēs tādas divas pamatreakcijas. Vai tie cilvēki, kas spēja reaģēt, un tā viņi var palikt tāda, būt pat bišķiņi ieslēdzies kaut kāda pat, agresība, ir liels spēks. Ka tur bija kaut kāds stāsts arī, kad sieviete pacēlus, neatceros ko, bet nenormāli smagumu, kaut kādu zem mašīnu pacēlus vienu roku situācijā, ka tur kaut kāda ekstra situācija. Tur bija, jā. Un attiecīgi, vai otrs ir arī man vienai klientei, bet viņa stāstīja, ka arī ekstra situācijā, kad bija briesmas, viņa kā sastinga, un viņam bija pilnīgi tāds blackouts, ka viņa pat neatcerējās. Un plājumi tur sakārtojās, tur izglāba to bērniņu, bet viņai pašai kā mammai iestājās blackouts. Viņa saka, es vienkārši sastingu burtiski, un pēc tam neatcerējos īsti neko. Organismam kaut kāda pašaizsardzības. Jā, tā kā liels adrenalīns, un viņa var būt dažāda šī reakcija, jā, kā viņa. Un tur mēs vairs pat nekontrolējam, tur ieslēdzas instinkti. Tie ir instinkti. Jā, tas ir interesanti. Tas automātiskās reakcijas mums visvairāk darbojas, jo mēs esam vairāk stresā. Jums ir vairāk automātiskās reakcijas. Automātiskās reakcijas tie ir vienkārši paterni, kas mums ir, ko mēs vienkārši esam pārņēmuši no saviem vecākiem. Simtprocentīgi visi paterni. Kas ir vai no tēva, vai no mammas, vai no kaut kādiem tur audžu vecākiem un tā tālāk. Tas vienkārši automātiskās reakcijas. Tāpēc ļoti svarīgi to savu stresu visu laiku reducēt. Jo, ja tu principā esi stresā vai kaut kādā nekontrolē, tad tu principā tev pārsvarā darbojas tikai automātiskās reakcijas. Tu vienkārši dzīvo automātā. Un automātā, kā tu dzīvo, tu atkārto vienkārši tos patērnus, ko tu esi ieraudzījis maz bērns redzot. Vienkārši tu turpini to automātisko ceļu. Jā, tieši tā, ka tu pareizi pateici tikai, ka tu pamani, kur ir tā problēma. Es arī parasti dodu salīdzinājumus, man vieglāk ir uztvert, ka mašīna, ja mēs saplīstu mašīna, un tā aizvest uz servisu, tev pasaka, piemēram, vajag nomainīt, piemēram, nezinu, motoru vai eļļu, tad tu arī maini, tu nezini, ko vajag nomainīt, tu nevari viņu salabot. Un tas pats ir dzīvē ar šiem paterniem, ka tev ir jāapstājās, jāapmani, jāsāk sev jautāt, un tad tu vari to transformēt. Mums ir daudz tehnikas, var atrast tiešām, tie paši koči, psihologi, miljoniem tehnikas atrod savējo, kas tev rezonē, un ir iespējas, ir instrumenti. Vienkārši jāsāk izmantot. Un atsakot savu uzvedību kaut kādā konkrētā gadījumā, ka es visu laiku atkārtoju vienu un to pašu uzvedības modeli, un tad es vienkārši to sev skaļi vai klusi pasaku, un tajā brīdī, tad, kad es gribu rīkoties tā, kā es esmu rīkojies vienmēr, es vienkārši izmainu savu reakciju. Tas ir ļoti grūti, ko tu saki. Tas ir pats grūtākais. Es to mēģinu darīt. Ceļš emocijās, ja pārvalda. Ceļš, tad, kad man gribas skriet un ir drausmīgs stress un šausmīgs steiga, es speciāli ieslēdzu palēninājumu, izelpoju un eju no tā otra gala. Un šis te ļoti palīdz. Jā, šeit super svarīgi, tā apzinātība. Es arī, vakar arī man tur kaut bija situācijas, kaut kā ļoti asī reaģēju, un es saprotu, un pēc tam izgāju ārā, es saprotu, man vienkārši enerģija vispār bija lejā konkrēti. Un es domāju, un visu saprotu, un visu un atkal kaut kāda situācija, un es atkal reaģēju tāpatās, kā es reaģēju agrāk. Kaut gan neskatoties to, kad es tagad tur 100 programmas esmu izgājis, ka es tagad atsakoju tos savus patērnus vispār, jo es saprotu vienalga es atkal vienkārši reaģēju. Saprotu, to atkal, ka es aizgāju vienkārši to automātisko ceļu, tāpēc, ka bija kaut kādas emocijas, visas vispār nenokontrolēju sev vispār. Un te ir tas stāsts, ka to ļoti sarežģīti atsakot. Tas ir sarežģīti, bet neiespējami. Man vakar arī bija pilnīgi traka diena, un es atceros filmā Secret, kuras noskatījos 2006. gadā.
Tad, kad tu pavelcies uz vienu kaut kādu, kā to jā. Zēlandes sauc par majetņiku, Jā, šitas svārsts, kas izver tevi svārsts, tad aiziet nenormāli negatīvu notikumu. Līdz ko tu uz psiho, tu nonervozē, un man vakar tieši tas pats bija. Un es redzu, ka es jau esmu iegriezus virpuli, un ka tūlīt aizies, un šis būs slikti, un šis viss stop. Man izdevās apturēt, bet notika 3 jau reakcijas slikti. Jā, šis ir ļoti interesanti. Jā, un tev ir jāatsako, jo neviens cits to nedarīs. Pēkšņi tur gaisā viss nenomainīsies un jāatsako, jo līdz ko tu izej no rāmjiem, tu iedod sev šo emocionālo reakciju, tu ļauj provocēties, viss aiziet. Protams, viss aiziet pa ķēdīti, tāpēc saku, nav svarīgi tas, ko tu dari, bet svarīgi, kādā stāvoklī tu dari. Un ja tu neesi savā stāvoklī, tev viss ies vienkārši, viss atkarīgs no to stāvokļa. Un tu vienkārši pats piesaisti tās situācijas. Zini, kas man ļoti palīdz? Es saku, ar šo te reakciju es bloķēju savu enerģiju. Es tagad vienkārši visu, ko es esmu ieguvusi, palielinājusi, es tagad taisu ciet, un man tas palīdz. Es to samēroju, es domāju, tā viss, es ar šo te vienkārši sevi bloķēju tagad ciet, un cik man daudz vajadzēs izdarīt, lai es atkal to dabūtu atpakaļ labā stāvoklī. Un tas man kaut kāds, es tā tirgojos. Nu, zin kā, man liekas, šitas ir ļoti aktuāla tēma, es domāju. Pēc manas pieredzes es saprotu to, ka tas, ka tu jau esi tajā negatīvajā iegājis iekšā, tu jau esi negatīvās vibrācijās enerģētikā, principā man ir tikai viens variants, teiksim, vispār tas, jo tu jau esi fiziski to visu pārņēmis. Un tu jau esi viss, principā, pārņemts. Tev ķermenis. Tāpēc, principā, daži variants uzskata, tad vajag to ķermeni izskatīt. Tad vajag vai nu tu ej reāli sportot, vai nu tu ej, nezinu, kaut kur skriet, kaut ko aktīvi darīt. Seks, protams, tas arī tā, arī aktivitāte, kas labi, nevienmēr to var, kā saka, uz pasūtījumu dabūt, bet arī tas, un kaut kāds tāds, bet jābūt kaut kādai ķermeniskai kustībai. Ja nē, man ir tikai viens variants – novilkt līdz vakaram un izgulēties. Jo tad, kad izgulējies, tu tā kā restartējies, un tad tev viss tā situācija atlaižot. Jā, bet ja, piemēram, tu esi situācijā, kur ir kaut kāda uzstāšanās vai kaut kāds pasākums, kur tu nedrīksti, tu nevari dabūt visu iepriekš minēto. Kā tad tu ar sevi strādā? Kā tu sevi sazemē, apstādini, nomierini? Mums pašiem ir jāprot sevi nomierināt. Un tiem, kuriem vecāki nav to bērnībā iemācījuši, tiem ir jāmācās pašiem. Jā. Un tā ir, manuprāt, lielākā uzvara. Dabūt tā hausa vidū, to mieru, sazemēšanos un to citu kvalitāti. Un tās ir tehnikas, piekrīt. Es domāju, ka tu zini šīs tehnikas, pat cik tu esi akteris. Bet tas ir arī attiecībās, ja konflikts sāk eskalēties. Un sievietēm, es pat pēc sevis esmu novērojis, man patīk, lai es tālāk, un es nemaz negribu tagad apturēt. Un tad aiziet tā kā viss pilna performance. Nē. Apstājies. Tā ir atkal pat apzinātība. Es domāju, tā ir māksla. Būt, lai tev būtu taisnība, vai tu gribi būt laimīga? Jā, un es domāju, šī tā lieta, ko principā dušiņ jāmācās visu dzīvi. Ja, tāpēc, ka mums katram ir kaut kādas lietas, kur mēs vienkārši automātiski reaģējam, un te tas, kā tu sev, tās tehnikas, pat tās, es zinu tās tehnikas, viss tāpat tās. Katram ir savas. Tur jau tā lieta, kaut kādā brīdī, ka tev ir tas stress, tu to tehniku visas aizmirsis. Bet, kā tu aizmirsti, tu neesi bieži pielietojis ir kaut kādas mazās tehnikas, man pēc tam palīdz pat nav laika tehnikai, perspektīva. Iedod kādu know-how. Kaut vai tas pats, ka tas haus, tu esi pirms nenāc uzstāšanās, kā tu saki, tu vienkārši tur uz minūti, kaut vai aizver acis, vienalga tur blakus vai aizies uz toaletu labierīcībām, un tu caur elpu vienkārši sacentrējies, un man palīdz tāds teksts, es paņemu visas savas daļas apakaļ. Jo to stresu, tu tā kā esi nākotnē, pagātnē, tu viņas izmētā. Un es vizualizēju tādu kā puzli, man ir vesela praksa tam, bet es, piemēram, vizualizēju puzli, un ka tie gabaliņi viss sanāk un es tādā veselumā ieju. Tas aizņem pat minūti, 2. Tā pati purināšanās man arī palīdz, jo tad vienkārši burtiski, ja tev burtiski jāiet uz skatuves, tev nav laika tiešām tur baigi kaut ko darboties, tad, tu burtiski kaut vai nopurinies, arī fizioloģiski pierādz, tu vari spēcīgi visus muskulīšus saspringzināt 10-20 sekundes un atlaist. Tāda veida. Visi šitie te vienkārši, tur nav nekāda, jauna Amerika. Elpot, saspringt, perfekts. Jo tas reiz noņem to dopamīnu, kas tev sakrājas. Jā, kortizols nokrīt, bišķiņ arī, jā. Tas ir labs, jā. Man tieši, man treneši to tieši mācīja tagad pagājušajā nedēļā. Arī, teiksim, pirms arī uzstāšanā, to te iziet cauri. Jā, ir tās tehnikas, un viņas tiešām pieejamas, tāpēc es iesaku tiešām viņas, jāsaka pielietot. Un tad, kad viņas pielietojas vairākas reizes, un tu noķer, ka viņas strādā, tad tu arī saproti, tad tev uzreiz tiešām arī, tas paliek automātiska reakcija īstenībā arī, un tad tu vairs neaizmirsti viņas. Jā, bet līdz automātam laiciņš, kamēr tu tam iziet cauri. Jā, protams. Bet tāpatās jābūt apzinātam, lai tu to noķer. Tas palīdz nomest svarīgumu. Un vēl es pajautāju, vai tas, par ko es tagad šujos un taisu lielo
ziloni no šīs mušas, vai tas būs vispār svarīgi pēc 5 gadiem, kas tas ir vispār mūžības priekšā, tas, par ko tu tagad uzpsiho un redzini savas nervu šūnas, vai tas vispār ir tik nozīmīgi un svarīgi. Zini, kā mēs arī citus padarām, man liekas, idealizējam, agrāk arī idealizēja visādus mentorus, slavenības un tā, un redzēt kaut kādā perspektīvu, ka es sapratu, ka viņi arī ir tikai cilvēki. Un es saprotu, pagājušajā gadā bija tā pirmā lielā uzstāšanās, kur tu arī biji, mēs tur iepazināmies, un es atceros redzēt tevi un visādi arī cilvēki, un man bija tāds arī, man bija tā kā uztraukums, lai gan, es dzirdēju, ka atsauksmes bija labas, un man uztraukumu neredzēja, bija uztraukums. Bet runa man liekas izdevās, bet tas, ka tu tieši pirmā pienāci un pēc tam klāt gaitenīti, man noķēri, man apķēri un pateica Simona, tas bija tik tā kā forši un spēcīgi. Un vienmēr tas, ka tu tā izdarīji, man tik daudz nozīmēja. Tas bija tāpēc tik interesanti, ka mēs reiz nezinām, cik labi, cik svarīgi pateikt arī kaut kādu, ja tev patika labu vārdu otram. Nu, tā kā netēlot to arī tādu. Tas man daudz iedeva, bet man nāca klāt, bet arī, ka tu pienāci klāt tajā brīdī, un tā, ka tu biji pirmā tieši, un tu to izdarīji tik ļoti, es redzēju, cik tā man iedvesmoja. Kaut kā tu tā pateici, man bija tāds, Agnesei patika. Tāpēc, ka es zinu, kā ir uz skatuves, un ja mēs neuztrauktos, pati vienmēr nenormāli uztraucos. Visi uztraucās, es esmu 32 gadus, un es vienmēr uztraucos. Bet es zinu, un pat ja to acu nav, es zinu, ka man vajag izdomāt, ka man zālē ir 2 labas acis. Un vai es izdomāju, ka šīm acīm es šovakar spēlēšu vai uzstāšos, un tas tik ļoti atbrīvo. Jā. Un tas, ka mēs latvieši neprotam teikt tos labos vārdus, liekas, ka visi dzird mūsu domas, bet domas nedzird. Vajag pateikt, vajag samīļot, vajag apskaut, vajag uzmundrināt. Jā. Tas taču neko nemaksā, bet tas dod tik daudz prieka. Man svešinieks no rīta uzsmējas visu dienu vienkārši uz pirkstgaliem. Tas gan, jā, iedomājies, piemēram, kad ir dzimšanas vai vārdienas, ja? Kā jūs jūtaties? Mēs pārsvarā jūtamies pacelāti. Kāpēc? Tāpēc, ka mums daudz saka labas vārdus. Pareizi. Teiksim, tas ir tas, ko iedomājas ikdienā, cik svarīgi ir tos labos vārdus. Bet cik maz mēs sakam, tāpēc, ka mēs esam ieciklējušies tajā savā procesā un tajā savā kaut kādā risinājumā. Es pats pēc sevīm zinu, kādi tur labie vārdi. Man tur viss vienkārši jārisina. Nelīdz tam. Nē, tas arī faktiski mēs neesam paši tie brīdī resursā skaidrs, mēs varam no resursa tikai dot, bet ir latviešu mentalitātē māks piederās tas bišķiņ, kad, ja mani pārpratīs, ja es kaut ko pateikšu labu, kaut kā domās, ka es tur uzbāžos, vai ne, Dievs, piemēram, pateiks kaut ko labu sievietē vai vīrietim, uzreiz padomās, ka kaut ko, latviešiem māks ir bišķiņ tāds, mēs tā kā pārāk analizējam, bišķiņ tādi, Es domāju, šeit ir ļoti būtiski, lai jāsaprot, kas ir latviečs, no kurienes viņš ir radies vēsturi zinot, teiksim, kas mums te ir gājis pāri, teiksim, pēdējos 100 gados. Tas ir pirmām kārtām apzinoties, saprotot to, kāpēc latviečs ir tāds, visam ir reāls izskaidrojums. Mēs to varam mainīt. Mēs to varam mainīt, un mēs to mainām. Tas ir viennozīmīgi, mēs to mainām, mēs to varam parādīt piemēru, un tas ir forši, kad, teiksim, sportā tur parāda piemēru, tur, nezinu, boksā, kā saka, basketbolā, tur un tā tālāk. Tie visi forši piemēri hokejā. Un tas attiecīgi arī velk to Latvijas līmeni uzskatu augšā. Kāds vienmēr ir pirmais, kāds parāda, kādam jāparāda, un tas ir svarīgi. Un tas ir svarīgi parādīt, un tāpēc arī, teiksim, zinu, ko īstenībā, kas ir baigi būtiski, ko tu pateici, kāpēc Latvijas to nedara? Tāpēc, ka Latvijam ir ārkārtīgi dziļi iekšā šitais, ko par manīm padomās. Ko par manīm padomās, un tā ir milzīga. Jā, milzīgi, tāpēc, kad iedomājas arī pasties, teiksim, pavēro, kad cilvēks nokrīt, ko viņš pirmais dara? Viņš nokrīt. Vai kāds neieraudzīja, ka es nokritu? Man liekas, ka jā. Es pats nesen redzēju, man tur viens pazīstams cilvēks nokrīt. Kurš ne? Lielākā daļa, liela automātiskā, kad cilvēks nokrīt. Tagad man ir kauns. Bet tas cilvēks nokrīt, pirmā automātiskā reakcija, ka vai kāds neieraudzīja, ka es nokritu, ka es nokļūdījos. Saprot, iedomājies, cik tas ir vienkārši tā kā iekšēji, tā kā tas ir tādā DNS, man liekas. Jo es esmu runājis psihologiem, viņi teica, ka tieši latvieši atšķiras no citām nācijām Eiropas ar to, ka mums par visu ir kauns. Kauns, mums ir emocija, kauns, tieši, jā. Un tas ir ļoti dziļi kaut kur pilnīgi paudžu paudzēs iesakņojies, un ar to ir ļoti jāstrādā un jāapzinās. Kāpēc ir tas kauns? Kāpēc mēs iespiežamies stūrī, bet negribam iznākt telpas centrā? Kāpēc mēs lienam pa maliņā nostāties pie sieniņām? Arī baidās tās kļūdas izstāstīt. Tas, ko es vakar arī teicu, es, teiksim, agrāk braucu arī tur uz visādām konferencēm uz Ameriku, teiksim, uz Kijevu braucu agrāk, tur vienkārši klausies, tur rindā nopietni saka, rindā stāv cilvēki, bet mums sacenšās, kurš uzdos jautājumu. Lielā konferencē 4000 cilvēku. Jā. Es aizbraucu Latviju uz uzņēmēju konferenci, tur neatceros, cik tur 500. Tur prasa jautājumu. Nav jautājumu. Uzņēmēji. Kur vēl vienkārši runājot uzņēmēji, tie, kas ir darītāji, arī viņiem ir jautājumi ļoti maz. Un te ir tas arī, ka tas, ko tu saki, šitais ir tas mums, un tas ir, protams, tāpēc ir jāmiksē kaut kādas nacionalitātes, jo tas, principā, ar laiku pamainīsies. Jā. Jo pašam latvietim tas būs diezgan grūti pamainīties. Tāpēc, bet es saku, ir, kā saka, tās nosīt, vājās puses kaut kādas, bet ir arī stiprās puses. Uzskat, Latvijas empātija,
cilvēcīgums, tas, piemēram, skatos, tā ir milzīga vērtība Latvijā. Es piekrītu. Piekrīt, ja tad pabraukājat apkārt, teiksim, šādas īpašības ļoti maz nacionālitātēm vajadz, ja? Piekrīt, ja? Jā, jo man arī bija pazīstamajām vienam čalim, un atpakaļ atvēra Itālijā tā kā restorānu, gribēja vērt tajā restorānu biznesu. Mēs tur bijām uz atklāšanu, viss forši un tā. Un tur diezgan ātri viņi aizvēra, jo tie vietējie darbinieki, tiešām bija tā, arī mēs atnākam iemestos brokastīs, vienkārši nav viesmīļu bārmeņi. Un tā kā, viņiem tur siesta, viņi aizgulējās, viņiem tā kā normāli, viņi paņem tur to siestu, viņiem pa karstu, jā, vienkārši kaut ko. Tad, respektīvi, pilnīgi tā kā savādāk tā kultūra, tas fails, kā viņi strādā. Jo, tur cilvēks bija strādājis Latvijā gan tādiem lieliem restorānu tīkliem, un tur Jūrmalā, Rīgā. Un pēc tam viņš tur trīsstāvīgiem vārdiem pateica, visu šit, tā kā aizvērciet. Jā, tā darbojas, man liekas, apakaļ šeit. Jā, tā kā, vienkārši gan jau var atrast, varbūt, kurās lielpilsētās, tā bija tāda kurorts vairāk kaut kāds tur Itālijā. Grūti bija, tā mentālitāte tiešām atšķirās, tas servis bija ļoti švaks. Bet ko darīt? Bet ko darīt? Ko darīt? Kad tev ir šitais, ko par manīm padomās, kad es tā kā nevaru, es gribu, un nevaru. Man arī bija vairākas gadus gājis tam konferencēm, man tā kā gribās, bet es vienkārši to spēlu pie sevi visu laiku spēlēju, un tā arī es principā neko neuzdodu. Un tu izēji tā kā lūzers ārā. Tu pat vairs arī nevienu negribētu runāt, tāpēc, ka tu sevi tā nograuzis, vienkārši, ka tu principā neuzjautāji to, ko tu gribēji uzjautāt. Jautājums, kā to mainīt? Lek tajā ūdenī, tā kā viņš tas vienkārši darīja. Vienkārši jautāt, neapspriest. Es esmu to trenēta, jo tad, kad mēs mācījāmies aktieros, mums vispār nevar domāt. Visi sēž uz tevi skatās. 20 cilvēki. Tev ir jāspēlē etīde. Ej, dari! Tev nav laika apspriesties, tas vispār nav apspriežams. Tāpēc man ir izstrādāt spontanitāti, es vispār nediskutēju. Tas ir tāpat kā šodien es gribu iet uz sporta zāli vai nē. Līdz ko sākās vispār šāds jautājums, nekas nenotiek. Man šorīt bija tāds jautājums. Ņem savu treniņu tērpu un ej. Tā kvalitāte var attīstīt līdzīgi kā muskuli sanāk, jā? Tas ir iedvesmojuši fakts citiem, kas arī domā, ka viņi ir tādi, ka viņi nevar, ka es vienkārši tāds esmu, es nevaru saņemties novest lietas līdz galam. Kur to var attīstīt, šo kvalitāti vienkārši kā muskuli. Ja tev gribās, tad mēģini. Ir kādam, kam negribās, nav problēmas. Bet ja tev gribās uzdot to jautājumu, ja tev ir kādi jautājumi, ko uzdot, un es domāju, tas ir normāli, ka tu, teiksim, tur kāds speakers runā, ka tu viņam uzdod jautājumu, tas jau tieši forši, ka tev tā diskusija veidojas. Tikai tādā veidā tu vari uzzināt kaut kādas tās savas vajadzīgās lietas. Jā, ļoti jūtu, kad jāķer tās iespējas. Ja tev ir iespēja pajautāt, ja tev ir iespēja izdarīt, tā iespēja var nenākt. Un dažreiz tas ir par sekundes desmitdaļu. Tad, kad tu izlem, ka tu darīsi. Sliktākais, ko tu vari, tev kāds atteiks vai pateiks kaut ko pasūtīt. Bet tas ir, mēs ar loģiku to saprotam, bet mēs visi pats... Bail no tā atraidījuma īstenībā. Bail no atraidījuma, jo uzreiz liekas, jā. Es arī to esmu izstrādājis profesijā, jo tad, kad tu Maskavā aizej uz 100 kastingiem un dabū 10 darbus, tad tev tie 90 tas ir pilnīgi ok. Tev krūta pieredze, es uzskatu tieši šādā veidā, tu to muskulu uzskačā. Jā, tieši tā, tikai darot. Es domāju, ka tā ir laba lieta, ko tu saki. Kas var notikt? Neviens tak par tevi nesmiesies un avīzē rakstu neliks, kā tu kaut ko pajautāji. Mēs galvā izaudzējam, tam piešķiram super svarīgumu, tas vispār ir nieks. Cilvēki ir tik ļoti apsēsti un pārņemti paši ar sevi. Nevis ar tevi vai ar tavu jautājumu. Un lielākoties tomēr viņi domā, ka tas domā tā, un tas domā tā, un tas ir šitāds, un tas ir šitāds. Un visi domā, un īstenībā nemaz tā nav. Ir vienmēr vispār savādāk. Ja tu iepazīsti cilvēku tuvāk arī, tas ir ļoti interesanti. Viss ir īstenībā pavisam savādāk, ne viss ir tā, kā izskatās. Jā, jo ļoti bieži, teiksim, liekas cilvēks, piemēram, viņš tāds ir piemēram, aizvērts, vai viņš ir augstprātīgs, vai viņš ir lepns, vai viņš ir tur tāds un tāds un tāds. Tu vispār par to viņi neesi parunājis. Vispār to viņi neesi parunājis. Un tas ir tas, un tās projekcijas īstenībā ļoti interesanta lieta. Tā ir, kāda tā projekcija ir. Tā ir pavisam vienkārši projekcija. Vai nu mēs redzam viņā savu mammu, vai viņā redzam savu tēvu. Vai mēs redzam viņā to, kas reakcija, ir mūsos, kas mums pašos sevi nepatīk. Tāpēc mēs jau esam, protams, daļa no mammas, daļa tēva. Tā ir. Tāpēc arī tas ir tā projekcija, un tāpēc dēļ tās projekcijas mēs neejam klāt. Mēs neejam klāt, mēs ieraugam to cilvēku. Un mēs ieraugam, mūsu iekšēji ir izveidojuši šī projekcija. Ja? Viņš ir augstprātīgs, vai viņš ir tāds, viņš ir vairāk vārdskārs kaut kāds, ja? Un visu, un es vienkārši viņam neeju klāt. Un visu, un es sev pats ierobežoju. Ja? Jā. Beigās, ja mēs paši, īstenībā tieši tā, mēs paši sevi atturam un ierobežojam. Jā, jo, ka liekas, tā, ka mums svarīgi to atzīt, tas jau ir tāds pirmais foršais solīts no tās bērnu pozīcijas, pieaugušā pozīcijā, ka tu saproti, ka
Nu, tu jau pats, vai tad arī, kad kāds saka, es tur vienkārši nevaru to, es jau nekur nevaru, vienalga kaut ko, ja? Es jau tur nevaru izdarīt šito vai to. Un es vienmēr paziņā nesen pajautāju tā, bija saruna, es tā pieklājīgs tā, bet tev tā kā kāds, rokdzelžos ir saslēdzis, tev kāds tur, nāzi un neļauj, kāpēc tu to nedari. Simona ir un tajā brīdī tā apstājās, viņa tā es saku, bet tad vienkārši atzīst, ka tu pati to nedari. Viņa tā kā uz pauzes bija, bet reāli tā ir. Mēs visi gaidām atļauju, ka kāds pateiks, ka es tā drīkstu. Mēs visi gaidām atļauju. Kāpēc ir jādara atļauju? Iedod sev to atļauju pats. Grūti. Daudzi domā, ka viņu sev paskubinās un palūks un vēl iedos atļauju, un tad viņš izdarīs. Kā baigi interesanti, teiksim, mēs esam bērni, ja tur, nezinu, līdz 15, 16 gadiem, mēs daudz daram un maz domājam. Pareizi? Mēs maz domājam, mēs vienkārši daram, vienalga, ierodīt, aizskrēj, izdarīt. Nav vēl tās sekas cēloņi. Kāpēc cilvēks no 18 gadiem sāk daudz domāt un maz darīt? Un piekrītat, ja? Tāpēc, ka pēc 18 gadiem, 18, 20 gadi, kad viņš iziet, viņam pilnīgi pretēji. Viņš dara arvien mazāk un domā arvien vairāk. Ja? Un te ir tas, par ko mēs runājam. Par šo sabiedrības spiedienu, par to, kur mēs izgājām tai skolai. Hi, tu esi stulba, tu esi šitādi, tu esi tas. To nedrīkst. Un tev nedod Dievs, tev vēl vecāki reāli visu dzied līdzi. Un saka, jā, tu nedrīksti, tev jābūt paklausīgam, tev jābūt tādam. Mēs pielāgojamies, mēs gribam būt ērti, lai mūs liek mierā, lai nav mobbinga, lai mēs neatšķiramies. Jo tā ir milzīga arī problēma, ar ko jauniešiem nākas saskarties. Un tad labāk ir palikt tādam kā visiem, tāpēc, ka tad mani liks mierā, un tad man būs kaut kāda komforta zona. Šī milzīga problēma, to, tu saki, jā. Šobrīd es arī tur saskaros, es saprotu, es to meitu atbalstu, visu saku, es saku, tev viss izdosies, es zinu. Un tas, ka tu to izdarīji, es saku, tas ir ok. Es saku, visi tā dara. Tas nav nekas. Es saku, cik tev reiz kāds pateicis, ka tev izdosies, viņa tā sēž domā, zini, papuk, tu tikai esi pateicis to. Saprot, viss iedomājies. Un es arī, ka viņa tā atbildēja, labi, bet es arī to redzu, sāku saprot, priekš maniem arī tāda zīme, viņa pat padomāja, un viņa tikai pateica man, tad iedomājies, cik tas ir būtiski, cik tas ir svarīgi, ja? Un iedod šo atbalstu, šo novērtējumu. Tētis dod to pašapziņu, vai ne? Protams, pārliecība visi. Jā, tas vispār, ka mums arī pieaugušiem, ka mums ir tādi cilvēki, kas mums tic, jo interesants pētījums, kas ir oficiāli noticies, jā, nesen tiešām tas ir tāds, oficiāls, kad, piemēram, bija skola, mums neirozināts kursā māca, nezinu, kur var uzzināt, bet, restīvi, skola, kur bija attiecīgi bērni, kas ļoti labi mācījās ar to visaugstāko IQ, teiksim tā. Un to sarakstu iedeva tiem skolotājiem, lai viņi zinātu, kuri ir tie gudrie bērni. Viņi speciāli pētījuma nolūkos iedeva tos bērnus, kas bija negudrākie. Respektīvi. Bet skolotāji izturējās uzreiz automātiski par tiem klases bērniem, kas tikai gudrāki, tā kā savādāk. Tu jau visu zini, Agnesīt, tu jau tur tā. Un beigās pusgads vai gads, es varu patīt atpakaļ. Reāli matērijā sekmes tiem, kas bija pret ko izturējās kā pret gudrākajiem, viņiem uzlabojās sekmes par 30%. Un tiem, kas bija īstenībā gudrākie, bet viņiem izturējās kā pret netik gudriem, viņiem pasliktinājās. Lai gan nekā nemācījās, viņi to nezināja. Vienkārši skolotāja attieksme. Tas, kā mūs redz, kā mums tic līdz esošie cilvēki, tas izmaina vienkārši. Tas ir, jau par to ir tiešām tāda oficiāla pētījuma, tas ir absolūti zinātniski. Un tas tiešām ir tā, ka tu saproti, ka tas vienkārši tu savam bērnam, saviem draugiem, kādam, ja tu vienkārši, bet arī, protams, ja tu pateiksi tā, es pateikšu to viņam tā, lai gan es domāju, ka viņš ir lūzers, tad tas nestrādās. Jo tas, no kuras vietas to saki. Un to zemapziņā, mēs nervu sistēmu nolasam šo, vai tas patiesi vai nē. Lūk, un ja tu to pasaki tā, māks jau noskaņot, coachi, psihologi to ir iemācījušies arī noskaņot, kāpēc arī tas strādā ļoti bieži, jo viņi tiešām tam cilvēkam arī, klientam notic, viņi māk to uzskaņot, ja? Un tu viņā tā kā aktivizē to, un viņš pēkšņi 50 cik gados, jā, es varu iet un darīt, jo tas cilvēks viens, ko viņam noticēja, bet no sirds. Tāpēc šī tā tēma, ko es pati pētu, testēju, un man liekas, ka vienkārši, ka tu to saproti, ka tas ir, cik maz īstenībā tas paņem, bet no sirds pateikt, tam cilvēkam tas dzīve var izmainīt. Un cik daudz tas dod? Viens labs vārds, vai ne? Mēs nezinām, kā mēs viens otru ietekmējam dzīves laikā. Dažkārt svešinieks tev pasaka vienu teikumu, un tu ielīst pareizā vietā, un tu mainies. Un tas, ja tev kāds stāstīs katru dienu, ka tu esi muļķis, tu tāds arī paliksi. Ja tev stāstīs, ka tu esi super talantīgs, gudrs, tu vienkārši pārspēsi pats sevi. Tāpēc arī es uzskatu, mūsu laikos ir ļoti vajadzīgi šādi mentori, psihoterapeiti, un es uzskatu, jo agrāk, jo labāk attiecīgi, ja? Jo tas ir tas cilvēks, kaut arī vecāks pat aizmirst, nav skrejienā. Kā es teicu, vienkārši pajautāju meitai, es pats biju šokā, ka viņa man vēl padomāja un pateica tu tikai, un to, man liekas, vienreiz. Ja? Man tas arī pašam lika aizdomāties. Ja? Un svarīgi, ka tev ir šie cilvēki, kas tev vienkārši arī novērtē, kas tev uzklaus un kas tev pasaka tos labos vārdus. Jā. Kaut arī pa maksu. Tas arī daudz ko dod, jo man bija agrāk ļoti zemes pašvērtējums.
bet es strādājot ar terapeitiem, strādājot ar mentoriem, ar coachiem, es vienkārši šādā veidā, principā, arī vairāk noticēju sev. Tas, ko tu teici, ka cilvēki nezina, ar ko nodarboties, kas viņiem patīk, es tev varu pateikt tā, es līdz 30 gadiem nezināju, kas man patīk. Nopietni. Nezināju, kas man patīk. Ir ok. Ko es gribu vispār? Saprotu, man bija speciāls daudz rakstīja, lai saprastu, kas man reāli patiešām patīk. Tas, ka tu vispār sev nesaproti, sev nejūti. Saproti? Un tagad es konkrēti zinu, es to daru, man tas patīk. Bet iedomājies, es pieļauju, ka daudziem cilvēkiem tas ir, daudziem cilvēkiem. Un priekš kam tu vispār dzīvo, ja tu reāli nedari to, kas tev patīk? Ja? Es tev piekrītu, jā. Tas arī, ko teicu, kā pirmais viens no topikiem, kas mums bija arī par to, kā nepazudēt sevi, ko vēl es redzu, ka dažkārt tie, kas strādā ļoti lielos biznesos, sasniegumos, arī tajā viņi, piemēram, sāk piemēram daudz lietot alkoholu vai nenormāli uzbarojās, jo ir liels stress, emocionāla ēšana, un tad nesporto, jo nav laika sportot. Jo ir biznesa. Atkal jautājums par tām prioritātēm. Tie posmi kaut kādi var tādi gadīties, protams, visiem, bet tā, ka tas ir ilgtermiņā, un tad beigās, ko tad tev dos? Nezinu, tā jakta un tas Bentlijs, ja tu būsi, piemēram, ļoti slikta veselība, attiecīgi, ja tev būs ļoti liels liekais svērs, un būs paaugstināt tur attiecīgo rādītāju, ja, un tu nevarēsi izbaudīt attiecīgi pats savu dzīvi, ja, un tu, cilvēks, ja viņš vispār nesporto, tad arī, visdrīzāk, ja enerģijas līmenis būs zemāks, asinsrita limfa viss strādās attiecīgi sliktāk, elementāri fizioloģiski procesi, un tad arī tā cena, ko es redzu, ka to bāzi daudz aizmirst. Tiešām, kaut vai, kad bāzes lietas. Tu uzbūvē to visu, ok, bet tālāk tu sēdi uz antidepresantiem tajā visā, un tad kur ir tas prieks? Jā, tas ar tāds, man liekas. Bet man tāds interesants teiciens man patika. Labāk raudāt Bentlijā nekā tramvajā. Piekrītu. Nē, protams, bet labāk tev vēl bez tās depresijas. Jā, jo es tāds par to cenu, par to balansu. Noteikti labāk tas viss. Protams, jā, bet tieši tā atkal, ko mēs salīdzinām. Es uzskatu, tas arī tas salīdzinājums nav. Protams, tas tāds maziņš humors. Jā, protams. Es nesaku, ka tas ir, bet daļai tas, protams, ir. Okay, ja? Bet, protams, kopumā tas jāskatās ir longtermā. Jo īstermiņā tu nevari redzēt, ja, bet ilgtermiņā tu tikai ilgtermiņā parādīs. Man arī labs skatos cilvēks, labi izskatās super, tad viņš jau piedomā pie sevīm. Tas ir arī būtisks rādītājs, kā tu vari novērtēt cilvēku. Ja. Cilvēks tur, nezinu, tur ir kopts, ja, viņam tur mašīna tīra, ja, tur tās ir tās mazās lietas. Un cilvēks, tu jau kaut kādas lietas no ārienes ļoti daudz, ko mēs nolasam, daudz ko nolasam. Ja. Tas ir arī tie rādītāji, pēc kuriem, kā tu saki, kaut kā, tur nāk uzņēmējs, viņš tur reāli sev baigi prezentē, bet viņš ir nobarojis, nosvīdis vienkārši. Ja? Nopietni, man tāds case bija tur Taizemē, kur es biju tur biznesa klubā, ja? Un viņš tur baigi sev pārdod, es saprotu, veicīt, ko tur stāstīja. Es neuzskatu, ka tu vispār kāda tur laima reāli, tu tur īstenībā mokies reāli. Ja, nevar dzīvot. Nopelnīt to naudu, bet atkal bāzes kvalitātēm, liecim par tām īpašībām. Cik ļoti tu mīli un cieni sevi. Ja tu esi nav jābūt obligāti vienmēr būt perfekti, tur būt tās vienmēr uzvalkā, bet tomēr, kā tu saki, ja cilvēks ir tur pilnīgi nav bijis tur dušā galīgi, un tomēr, tas ir par tiem kaut kādu balansu. Es savas 5 kapeikas par to pašapziņu varu pateikt. Man liekas, ka pieaugušam cilvēkam nobriedušai personībai nevajag apliecinājums no malas, ka viņš ir vērtīgs un labs. Bet kurš ir nobriedis? Pašam tas ir jātur sevī. Tas nav viegli. Jā, tas nav viegli, bet tas ir jāzina par sevi. Jo, piemēram, tagad jāatcerās, kurš ir tāds super pārliecināts, piemēram, bērni vispār nav pārliecināti, tāpēc, ka viņš nevar būt. Ko nozīmē pārliecība? Nozīmē to, ka es kaut ko ilgu laiku daru, man tas sāk sanākt. Tad tev veidos pārliecība. Kāpēc bērnam nav pārliecība? Tāpēc, ka viņš vēl nezina, kas viņam sanāk. Viņš tikai maz brīdi kaut ko ir darījis. Ja? Bet tā pārliecība jau veidojas dzīves gaitā. Līdz ar to es varu uzskatīt, ka tāda pārliecināta cilvēka globāli vispār nav. Tu vari tikai kļūt dzīves laikā par pārliecinātu un arī kaut kādā ilgtermiņā. Protams, bet vienkārši mēs nedrīkstam savu vērtību meklēt citu apstiprinājumā par mums. Kā to nodalīt? Tas automātiski notiek. Tur jau tā lieta. Protams, tas mums dažkārt, te mēs atkal atgriežamies pie tā apļā, ar ko mēs sākām par panākumiem. Tad, kad mums ir panākumi, viss izdodas, un tad, kad mums viss plaudē, tad mēs jūtamies, cik labi. Bet tad, kad izdzies gaisma, tad, kad neviens neplaudē, tad, kad mums ir pilnīgā dzīves apakša, mums ir jājūtas ar sevi, ar savu labāko draugu labi. Ja? Jā. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir jāmācās. Es arī to mācos visu dzīvi, bet mēs esam savs lielākais spēks un jauda. Nepiezvanīs tu nevienam, un viņš tev nepateiks, cik tu esi forši. Dažkārt nav neviena, kas pateiktu. Mums jāpasaka pašiem sev. Tas ļoti, ļoti svarīgi. Jā, attiecības ar sevi, patiesībā tas paštēls, kā tu pats jūties par sevi, es tev piekrītu, tas ļoti svarīgi. Jā, bet kā no tā arī atzinuma, kā norobežoties? Jo, principā, nosīt mums tā kā ir cilvēki jāklausās. Pacietoties viņiem, mēs arī augam un tā tālāk. Bet tajā pašā laikā, lai tas neietekmē tavu vērtību
Nu jā, lai tas mēs palikam atkarīgi no laikiem, no sirsniņām. Un mūsdienās ir tā, ka, protams, mēs kaut ko arī ieliekam tur tie pašā sociālos tīklos, kas darbojās tajā. Protams, ka neapzināti pat mēs gaidām, kad kāds novērtēs to. Protams, mēs meloti teikt, ka nē, tas ego. Un ego mums arī, tas nav arī kaut kas tāds slikts. Vienkārši par tām akalpām, cik un kā viņš daudz, ja tev pārņem. Manuprāt, ka tas ir ok, ka tas ego ir tur pilnībā, viņi tur atstumt tur pilnīgi. Ego ir ļoti jā, viņu vajag. Jā. Vienkārši viņš nav pa daudz, viņš nepārņem to teiksim, kontroli. Bet es arī tieši pēdējos gadus jau šo tēmu pamanīju un par to domāju, kā justies vērtīgi, tomēr neatkarīgi no sasniegumiem. Jo gan es tur daudz strādāju, es tāpat arī godīgi varu pateikt ar visām praksēm, visu, ko es zinu, teorētiski un praktiski, es tāpatās vēl, man ietekmē manu sajūtu, manu pašvērtējumu tie ārējie. Protams. Ko cilvēki man saka, un tā, man tas patīk un ietekmē, vai nav, tas respektīvi, es vēl neesmu brīva no šī, bet tas būtu ļoti vērtīgi, es ļoti gribētu kādreiz nonākt līdz tādam posmam, vieduma, ka es varētu tiešām justies kā dvēseli, ka neatkarīgi, vai man kāds ko saka, vai nē, es esmu, vērtīga. Jo tāpat ārējie tie cilvēki, ko tev pasaka. Tad tev jābrauc uz Tibetu. Varbūt vajag aizbraukt kaut kā klausies. Tad es domāju, ka tur, jo es domāju, reālā mūsu pasaulē, es domāju, tas nav iespējams. Es domāju, ka tev ir atkal tas viss būs. Jautājums, kā tu ar to informāciju tālāk strādās, ko tu ar to darīsi. Vai tu tur nolieks, vai tu tur sāks taisnoties, kā man mentors arī saka, labu lietu, klausies. Viņš saka, stop, klausies, tu visu laiku taisnojies. Te vienkārši padomā pēc tam. Te ir tā izaugsme. Padomā, kāpēc tu baigi taisnojies. Ja? Tāpēc tā taisnošanās, ka mēs automātiski kaut ko taisnojamies, realitātē tur vajag paskatīties. Jo tur ir kaut kas mums iedos to izaugsmu. Pats neesmu tur pārliecināts. Padomāju, jā, tāpēc tieši tā, tu kaut ko noliedz, un tu noliedz, tu principā nepieņem. Un ja tu nepieņem, tu tur nevar izaugt. Bet vēl ir viena tāda interesanta lieta. 9 cilvēki tev teiks, ka tu esi skaista un brīnišķīga. Un 1/10 tev pateiks sliktu komentāru un pateiks, zini, ko tu te vispār no sevis iedomājies. Un tu pievērsīsi uzmanību nevis tiem 9 labajiem, bet prāts ir tā iekārtots. Viņam patīk to vienu, ņemt laukā, un es šo ļoti atsakoju. Kas ir tas vērtīgais? Tas viens, kas tevi nolika, vai tie 10, kas tevi pacēla, un pat ja tevi neviens nepacēla. Noliec pretī tam vienam, kurš tevi noliks sevi. Un pacēl sevi. Jā, es piekrītu. Tagad lifehacks, kā pacelt pašvērtējumu? Iedodiet lifehacku, kā es uzskatu, mēs par to runājam attiecīgi, bet kas tad ir tās darbības, ko vajadzētu darīt, lai pacelt pašvērtējumu? Man ir tie 3 vārdi, man vispār nav nekāda darbība. Es esmu pietiekama. Un tad, kad es to visu laiku, es esmu pietiekama, tad, kad es to visu pati sev, es sev esmu pietiekama, tad, kad man tas viss galvā skan un iet ar tādiem lieliem skaistiem burtiem, tad man neko vairāk nevajag. Es vienkārši to zinu, un tas ir manas bruņas, un tas ir mans vairogs. Es esmu pietiekama, lai vai ko kāds teikt. Tam ir jābūt tā kā nesatricinālai. Tas tev pietiekoši. Jā. Nē, Man ir tāda brīža, es kā aktrise vienmēr esmu šaubījusies, sev apšaubījusi. Viss ir bijis vienmēr slikti, pēc tam es esmu no 16 gadiem kritizēta, nemitīgi, profesionāli un visādi. Tas arī labs īstenībā laba praksa. Bet tas ir ļoti labi. Es domāju, labi, ka tev tāda praksīte ir. Svarīgi, man liekas, ka tev vienalga, ka tev kāds kritizē, bet svarīgi, ka tev kāds kaut kur saka pretējo, ka tu esi labākais. Nevis labākais, tas arī nav pareizi. Tu esi vērtīgs, tu esi spēcīgs, tev labi padodas tas, tāpēc, ka tu esi labākais. Es arī to nesen tikai uzzināju, kaut kādu gadu atpakaļ. Tā ir arī tāda ego tur audzē tam cilvēkam, ka tu nevari būt labākais. Un tā nav pareizi, tas nav pareizs uzstādījums. Tas nav pareizi, jā. Tas gan piekrīt. Tu nevari būt labākais. Tu vari būt vērtības sevi, bet ne labākais. Tu ļoti labi zīmē, tu ļoti labi dejo, tu super izskaties, tu super, es saku, klausies, tu super saliki. Jā, tu super saliki, es saku kopā, es saku, klausies, tev super, tu salikt apģērbu, es saku, klausies, tu toči būs dizaineram. Viņa ķeries, papu, kas būs dizaineram, kā es tagad. Jā, bet ir tāda iedotiņa motivācija, jā, ļoti labi tu to izdarīji, bet tu varbūt vēl pamēģināt tā, lai nav tā, ka viņš mēram, esmu labākais, vispār nekas nav jādara. Jā, tieši tā. Par to pašvērtējumu tas ir tāds, man liekas, ļoti arī plašs temats, jo, es domāju, ļoti daudz instrumenti atkal. Es varu savu dalīties, man palīdzēja, man liekas, 2 lietas. Pirmām kārtām, man palīdzēja manā gadījumā ārējie. Man palīdzēja pašvērtējumu uzlabot sakrita vai kā, bet, kad es sāku darīt savu lietu, burtiski viņu darot, es ieraudzīju, man arī sanāk, man arī cilvēkiem, klientiem ir rezultāti, un es sev caur to noticēju, ka man pašai palika labāk tas, ko es tās, prakses treniņi, es iegūju fiziskā plānā un mentāli rezultātu sev, tad saviem klientiem, un tad protams, es atsauksmes nāca cik daudz, cik labas, ka tas man primāri arī uzbūstēja augšā to pašvērtējumu, un tad jau es apzinājos to, ka esmu atkarīgi no tā, un es sāku strādāt uz to iekšējo.
Tātad pirmā darīt savu lietu. Jā, darot savu lietu, tur kur tu jūti. Darot to, kas tev sanāk, kas tev patīk, un sanāk, tev nāks automātiski rezultāti. Jā, arī, kā mēs teicām, nāk automātiski dari ar sirdi to, kas tev patīk, un sanāk kaut kādi rezultāti nāks, materiāli vai atsauksmēs un tā tālāk. Tas tev, protams, cels pašapziņu. Ikigai, ko es teicu, un mēs visi neapzināti, mēs zinām to jēgas sajūtu, mēs varam pievienot to vērtību pasaulē, kurš cilvēks. Bet to jau tu sākumā nevar izdomāt. Jā, un darot tas visu, tu sāc just, es dotu kaut kādu jēgu, man ir tā kā tas jēgas sajūta, un tas arī ceļ pašvērtējumu. Un, protams, arī, manuprāt, es kā arī fitnes treneris, tomēr arī tas vizuālais, un es nerunāju par parametriem šeit 90, 60, 90, to nekad neesmu ieciklējusies, bet būsim atklāti tomēr, ka cilvēks sporto, tā ir tāda viena no augstākajām arī tām sevis mīlēšanas formām, un sports kaut kāds bāzi, ka tu izgulēties sev ļauj, plus mīnus normāli ēdi, ja? Un tas arī ir ļoti svarīgs tāds variants, kā tu pats sev pacel pašapziņu, ka tu redzi, es spēju nomest lietas līdz galam. Es izdaru regulāri 2 treniņus, tad tu sev sāc ticēt. Jā, tu aiziet pie spoguļa, un es arī saku, ja tu nevari paskatīties uz sevi spoguli un pateikt, ka man plus mīnus patīk, tā vai ne, tad kaut kas jādara ar to. Mūsdienās ne jau tādā ziņā, kad dažreiz tā, ka tas viss ir galvā, tā dziļa tēma, tas arī jāizvērtē. Dažreiz tā man bija klients, kas izstāsta vienkārši perfekti, man nāca supermodelis no sērijas, un viņas nāk un viņas saka, viņas ir apaļas. Man bija arī tādi klienti. Tur galva jāstrādā, tur jāizvērtē. Tur ir terapeits, principā. Šitā ir ļoti arī interesanta tēma. Tā ir jau cita tēma, bet jā. Kāpēc viņš tik labi izskatās? Tieši tāpēc, ka viņam ir šī sajūta. Viņš ar šo savu sajūtu ir sev uzkačājis. Tur arhīvi. Viņš izceļās ārkārtīgi starp citiem visiem pārējiem. Bet tā ir ļoti dziļa tēma. Daudz izceļās arī uz pierādīšanu. Jā. Un apakšā tur īstenībā ir tas ievainotais bērns, kurš īstenībā ir kaunināts. Tāpēc viņš to kauns, apakšā ir tas kauns. Un apakšā tu zem šī kauna, attiecīgi tu izveido to fasonu visiem. Man tas ir, es to gaisu, esmu caur, tas tā ir. Bet tā ir tā realitāte. Tāpēc, kas domā, ka viņi ir nesmuki, tieši smukākie? Kas domā, kad ir, gudri, negudri, gudrākie. Jā. Gudrākie. Viņš ir gudri, bet viņš otrādi saka, klausies, es tur tik daudz vēl ko nesaprotu. Ja? Un tie visgudrākie cilvēki piekrīt. Ja? Un tāpēc, ka viņš sev vienkārši visu laiku tajā iet iekšā, un tāpēc arī viņš sev tā kā, tāpēc, ka viņš tajā visu laiku strādā, ja? Iet iekšā. Teiksim, tu arī var uzskatīt, es īstenībā, tur galīgi neesmu laba aktrise, ja? Kaut gan tu tur bija top aktrise, piemēram, ja? Un piekrīt, bet tas tā ir. Un tāpēc, ka tu tajā vienkārši gāji iekšā dzīvi. Tas ir par perspektīvu. Tas ir cik interesanti cilvēks beigās sasniegt savu top, izskatu, fizisko formu un sasniegumus, un vienalga nejusties kā I'm enough, ka es esmu pietiekams. Tāpēc tas darbs pamatā no iekšienes. Tās motivācijas, kā mēs to sasniedzam, bet cilvēka pamatvajadzība ir būt sadzirdētam, ieraudzītam, svarīgam, īpašam. Kuram cilvēkam, tas ir automātiski. Tas nav pat par to laiku. Es esmu īpašs, es tevi redzu. Laiks arī. Bet es esmu jau to uzskatu jau par normu, ka tad, kad es runāju par dziļām garīgām tēmām, to laiku ir daudz mazāk. Ir kaut kādas lietas, un tāpēc es par to neturpināšu runāt, es runāšu par to. Es zinu, ka tas varbūt ir kaut kāda niša un mazākam cilvēku skaitam. Tur ir ļoti jāskatās, tas viss ir jāsamēro, bet galvenais ir ar visiem, kuriem mēs komunicējam, pateikt, tu esi īpašs, tu esi svarīgs, es tevi redzu un dzirdu. Pateikt labs vārds. Tas ir par to, kā tu to pasaki, nevis ko tu pasaki. Tas to pārliecību, protams, arī nedaudz veido, kā es uzskatu, kas ir kā attīstīt pārliecību par sevi. Es domāju, ka ir svarīgi, man liekas, mācīties to, kas tev patīk, to, kas tev interesē, un mēģināt iet un kaut kādas lietas darīt. Vienkārši mēģināt, man patīk tas, es vienkārši eju un pamēģinu. Tāpēc, ka, ja tu darīsi savu lietu, tev arī principā tā pārliecība veidosies. Ja? Kā es teicu, darīt regulāri, kaut kāds mazs solīšs, un tev attiecīgi tā pārliecība izveidosies. Man liekas, ka zināšanas dod milzīgu pašapziņu. Zināšanas dod, protams, man arī liekas, spēku un pašapziņu. Jā, un tas ir neapstrīdami. Ja tu kaut ko zini, ja tu kaut ko saproti, tad tas ir tāds kapitāls. Īstenībā, jā. Bet svarīgi, ka tu to vari pielietot. Jā, ja tu vēl vari to konvertēt, procesingot un pielietot. Tas ir svarīgi arī. Un tas nav tikai teorētiskas zināšanas, bet tu esi to zināšanu apliecinājums un ar savu visu personību, izskatu, to, kā tu sevi pasniedz, tu vēl tās zināšanas iemiesi. Tas svarīgākais praksē pielietot. Jo tieši tāds cilvēks, kas pabeidz skolu un universitāti iznāk ārā, viņam tieši otrādi tik milzīgi nepārliecinātība piekrīt. Ja? Katrs to ir piedzīvojis. Ja? Tāpēc, ka viņam tās zināšanas kaut kāds ir, kuras viņš eksistē atdalīti. Tikai, jā, un tu principā vispār neredzi šos, kā tu viņus var apvienot un kaut kur viņus attiecīgi pielietot. Ja? Tāpēc pārliecība ir ļoti svarīga lieta. Un es domāju, ka viņi, tas nevar būt kā pašmērķis, bet es domāju, ka darot kaut kādu savu lietu, attīstoties savā lietā, tev tas automātiski viss būs. Un nevajag sev uzstādīt tagad,
es tur neesmu pārliecināts par sevi. Parādiet, kurš man ir baigi pārliecināts par sevi cilvēks. Ja? Kurš to var pateikt, tas būs pārspīlēt pārliecināts par sevi. Kurš to toču pateiks? Piekrīt, ja? Ļoti bieži, ja cilvēks tā, teiksim, viņš saka, viņš savā pārliecības, teiksim, tie augstākajā formā, varbūt tur apakšā arī tieši visādas tāds, kā saka, traumas kompleksi, jo, manuprāt, kas man viena lietiņa palīdzēja būt nodara kādam. Ļoti atceros, mums 2 gadi bija tāda arī situācija, tur tāda pārbaudījuma dzīvē. Un es atceros, tajā brīdī es nolēmu, ka es vienkārši palikšu maksimāli godīgāk, cik es varu pret sevi, pret arī, teiksim, sekotājiem, tur klientiem un Instagramā. Un, jo agrāk dalījos vairāk ar to labo, visi grib to smukas bildes, ja, un tā. Un es sāku arī kaut kādas lejas, kam ir kaut kādas slikta dienas vai iet. Es arī tādu filtrus, principā, pārstāju izmantot. Es sāku iet Instagramā, redzēju, kā mazs solis, bet bija daudz priekš manīm no rīta, piemēram, bez kosmētikas vispār, ja bez filtriem un kaut ko stāstīt, ka man ir slikta diena. Ne jau tā daudz, bet tā bija. Tā ir arī un tas ļoti, bet es to darīju no sirds, vienkārši parādīju, daudz man arī sūtīja tāds vēstules, Simona, tu tur tā un tā, tu viss tur tā sanāk un tā. Un bija tāds bāc, bet man ir tik daudz arī lejas, es gribu, lai jūs viņus redzat, man nav viss tik easy, kā izskatās no malas. Un es sāku to darīt, un man tur atbrīvojās nenormāli enerģijas potenciāls, man matērijā ļoti daudz lietiņas aizgāju uz augšu. Klienti, vairāk projektu piedāvājumi. Es pati sāku justies brīvāk, runāt, uzstāties. Jo, tāpēc, tā pārliecība, ko tu vismaz atļaus būt arī tādai. Es varu kļūdīties, man nav vairs jātēlo. Supervaroņus, viņiem vajag cilvēku, kas cieši tāpat kā viņi, kas pārdzīvo vai sāp vai priecājas, viņiem vajag identificēties. Un tāpēc tev ir jābūt cilvēciskam un pieejamam. Bet mēs raujamies pēc tiem supervaroņiem, tāpēc, ka mēs viņus apkārt redzam. Mēs tā kā arī gribam arī būt supervaroņi. It kā jau gribam višķi. Bet šitais labs, ko tu pateici, es domāju, ka tas ir liels spēks. Tas, ka tu spēj to parādīt, es domāju, tas arī īsumā pielikums vēl papildus pārliecībai, ka tu spēj parādīt savu vājumu. Jā, pilnīgi piekrītu. Man tā bija, jo man bija kauns un bail parādīt savu vājumu, un es tagad to mācos parādīt, dzīvē, publiski, un tas tiešām kaut kādā ziņā es redzu, ka tas ļoti atbruņo citus. Protams. Jo galu galā mākslas nekas nav. Mums visiem patīk skaistas lietas, pašpārliecināti cilvēki, bet man liekas, tā īpašība kā cilvēcīgums stāv pār visam. Jā. Tas, ko mūsdienās, man liekas, var izbraukt tiešām daudz lietās. Cilvēcīgums ir pār visam. Tas šobrīd ir tik ļoti, ļoti svarīgi. Tas ir tādā deficītā. Tas ir deficītā, un es uzskatu, tas ir tas, pie kā jāstrādā ir apzināti. Jo, ja tu apzināti pie tā nestrādās, tu kļūsi arī necilvēcīgāks. Tāpēc, ka tas konvejeris vienkārši tas bumba ripo, ja? Un ja tu atsevišķi pie šā apzināti nestrādāsi, kāpēc tu to strādās? Tāpēc, ka tu sāks ciest, tev sāpēs, un agri, kādam sāp, viņš negrib. Man piemēram sāpēja, un es sāku pie tā strādāt. Tāpēc, ka skaisti tev cilvēki novirzās no tevīm, ja? Tev tur pamet, tev tur, nezinu, vēl kaut kas, ja? Un tu saproti, ka, hei, klausies, īstenībā, reāli kaut kas nav ok, kaut ko nedara pareizi. Ja? Un tajā brīdī, tajā brīdī tev pie tā cilvēcīguma attiecīgi jāstrādā. Un tā ir ļoti, ļoti, ļoti būtiska, ļoti svarīga īpašība, ko vajag apzināti attīstīt. Piekrītu. Visi grib sēdēt pie mūsu galda, tad, kad mēs esam slavas un panākumu augšpusē, bet tad, kad mums ir savas cīņas un tad, kad mēs zaudējam kaut ko, tad pēkšņi tas galds paliek tukšs. Jā, un šeit arī interesanti lieta, ja, teiksim, ka tu arī, kas ir pa panākumiem, ja, ka tev ir nosīt panākumi, ka tu tur raujies augšā, kurš ir pamanījis to, ka tev visi tuvākie novirzās. Un tev tieši otrādi atbalsta tikai kaut kādu vispār nepazīstamu cilvēku. Pasaka, hei, super, tev labi un tā tālāk. Ka tu, teiksim, tādā sāc rauties augšā. Viņiem tas nav izdevīgi. Nav izdevīgi, un viņiem tas nepatīk. Un tā ir tāda interesanta lieta, jā, un tas ir tā ir paskaudība, un tā ir arī īpašība, kuru mums ir katram cilvēkam. Viņi visiem ir, un šī tā lieta arī, šeit arī ļoti svarīgi apzināties. Ja. Man arī tur bija cases, arī tur ar savu coachu par to strādāju. Un es apzinājos, pamanīju, es domāju, tas cilvēks vienkārši kaut kāds baigi besi ārā. Ja? It kā viss ok, bet te pašā laikā viņš man baigi besi ārā. Un es izanalizēju reāli, man vienkārši bija skaudība. Man skaudība, tāpēc, ka viņš var tā, īstenībā, kurā brīdī mums sāk skaust. Tajā brīdī, kad tu saproti, es arī tā varu, bet es tā tagad nedaru. Jā, kāds ir aizgājis mums priekšā. Jā, jo ja tu negribētu tā, tad tev principā viņš vispār viegli. Būtu vienalga. Tu zini, es arī tā gribu, bet es tā nevaru tagad. Tāpēc ir jāstāst jūs triggeros iekšā. Jā, un te tas atkal par to cilvēcīgumu, vai tu spēj to pieņemt un patiesi arī priecāties par citu cilvēku. Un es domāju, ja tu neej apzināti šajā cilvēcīgumā, tajā apzinīgumā, tu nekad to nevarēsi pieņemt. Tāpēc arī viss saka, ka tu raujies augšā, tu paliec viens, un tev viennozīmīgi, ja tu nenomaini savus apkārtējos draugus, tu neaizies tālāk. Tāpēc, ka tev neļaus neviens aiziet tālāk. Saprot? Un te ir tas stāsts par to, ko tu teici, Simona, par to apkārtējo vidi. Jā. Apkārtējā vidi, tas ir tas, kas iedod 80% saviem panākumiem ietekmē. Tas, piemēram, ja tu izaugsi starp
dzīvo starp tiem, kas dzer aliņu, tu arī dzer aliņu. Protams, ja tu izaugs starp tiem, kas iet, attīstā projektus, attīstās, mācās, tu tieši tāds pats paliksi. Ja? Un tie tev atbalstīs. Kur atbalsta? Atbalsta tikai tie cilvēki, kas arī paši attīstās. Jā. Un tie ir vienīgi, kas atbalsta. Kurš pats attīstās, kurš pats izzina sevi, un viņš pateiks, hei, super, Simona, malacī, tev baigi labi sanāk, tev super viss sanāc, ja? Turpini darīt. Ja? Viss. Un te ir tas stāsts, ka jābūt arī drosmīgam, gatavam. Ja tu gribi panākums, sasniegt, augt, tev ir jābūt gatavam nomainīt savu apkārtējo vidi, savus apkārtējos cilvēkus. Ja tu to nenomainīsi, tu nekad neaiziesi. Bieži viņi arī automātiski mēdz nomainīt. Tas notiek ļoti bieži automātiski. Bet es esmu piefiksējis, ka tad, kad mēs priecājamies par citu panākumiem, mums pašiem dod ļoti daudz svētību, ļoti daudz, kas nāk no sirds priecājamies. Un arī pasakam, un arī papriecājamies no otru. Tas ir ļoti grūti. Priecāties par otru. Tā ir vērtība milzīga, ko attiecīgi arī, es domāju, var, kā saka, visu laiku attīstīt. To arī var uztrenēt. Arī uztrenēt, jā. Visi ir uztrenējums, mūsu galvenā atziņa, visi var uztrenēt, visi ir galvenais trenēties. Man patīk cilvēki, es sapratu to, ka man ļoti patīk cilvēki, man ļoti tuvi, ļoti komfortabli būt kopā ar cilvēkiem, kas attīstās, kas strādā ar sevi un attīstās, jo, tāpēc, ka es pats tā daru, un man tie cilvēki, ar kuriem man vienkārši ir meči uzreiz, ja, un citi vienkārši nesaprot. Nav tā, ka kāds ir sliktāks vai labāks. Ir dažādi. Ja? Bet es arī saprotu, ka, protams, cilvēks nesapratīs. Vienkārši viņš būs tāds, jā, tā ir. Super, dāmas. Ko? Paldies, ka jūs atnācāt. Paldies par uzaicinājumu. Paldies par ielūgumu. Jā, man liekas, mēs forši izrunājam diezgan labas tādas interesantas tēmas par pārliecību, par kā, teiksim, dzīvot un neatbilst kaut kādām citu gaidām, ja, kā vide īstenībā ietekmē mūsu panākumus, milzīgi, ja, un kā arī būt drosmīgam un lekt vienkārši kaut kur nezināmā. Ja. Man liekas, ka tās tāds vispār bāzes lietas, teiksim, mūsu pastāvēšanā vispārībā. Tādā pastāvēšanā, ka tu jēgpilni var pastāvēt. Ja. Nevis vienkārši pastāvēt, bet ka tavai pastāvēšanai ir kaut kāda jēga. Kas tā par tādu pastāvēšanu, ja tā nav jēgas? Tieši tā. Tāpēc paldies jums liels par šodienas tikšanos. Jā, bija ļoti vērtīgi ar jums parunāt. Forša enerģētika. Cerams, ka jums arī tāpatās patikās. Ja? Super. Tad es atgādināšu komentētājiem, skatītājiem, dārgajiem. Gaidīsim jūsu komentārus par šo sarunu, kas visvairāk patika, kas visvairāk uzrunāja, kur jūs redzat sevi, vai jums arī dzīvē ir bijušas tādas situācijas, vai jūs esat gatavi lekt, vai esat mēģinājuši lekt, vai kā jūs tiekat galā ar sabiedrības spiedienu, ko par manīm padomās, vai es izskatīšos atbilstoši vai nē, un tā tālāk, vai tu esi gatavs, pieņemsim, iet dzīvē, es gājis kādu ceļu viens, vai tu esi, kā tu tai ceļā esi mainījies. Visus šos komentārus mēs noteikti gaidīsim, un es domāju, ka mēs katrs viņus izlasīsim un izvēlēsimies to interesantāko, dziļāko komentāru, kura mēs pēc kāda laika uzdāvināsim bezmaksas biļeti uz brīnišķīgo grandiozo pasākumu 24. maijā AB Dambī. Tā kā paldies, dāmas, jums vēlreiz par šodienas interesanto sarunu, un tiksimies jau droši vien 24. maijā, pats vēlākais, es domāju, ja? Ko? Jā! Super! Super!